acīm redzot, jāieslēdz mikrofons un jāaicina visi dalībnieki, kuri ir atnākuši uz šīs dienas diskusiju, nākt zālē, jo mums ir laiks sākt. Kaut vai ar nelielu notrūkumu. Valteres kundze, vēl... Viņa ir izstājusies, tātad viņa jau man šeit. Es esmu Valteres. Lūdzu, jūs esat vadājumais eksperts šodien. Jā. Lūdzu, ieņemt vietu. Un ir prieks redzēt pazīstamās sejas, un ir arī jaunas sejas, un varbūt, ar ko mēs neesam redzējušies, esmu Gaigals Jānis, un man ir tas gods uzsākt šodien jau 7. diskusiju. Nu, nevis es esmu moderējis, bet katrā ziņā šī ir 7. diskusija. Eiropas Savienības mūža izglītības programmas pārēja no profesionālās izglītības uz darba tirgu. Jeb angliski What to Work diskusija, šī projekta ietvaros. Un šīs dienas diskusijas nosaukums ir darba tirgus struktūra, pieprasījums pēc speciālistiem un mazo uzņēmumu loma tajā. Ja tā godīgi, salīdzinot ar citām diskusijām, es biju cerējis, ka šodien būs stipri lielāks apmeklējums, jo it kā mērķa auditorija ir daudz plašāk. Bet katrā ziņā ieguvēji būs tie, kas ir šodien. Jo dienas kārtībā mums ir paredzēts vispirms ļoti īsi atgādinājums par šo projektu un aktualitātes. Otrs pēc tam būs 2 būtiskas prezentācijas, un viena būs ekonomikas ministrija tieši par šo tēmu, kas ir, jo ekonomikas ministrija regulāri izstrādā vidējā un ilgtermiņa darba spēka pieprasījuma prognozes. Pēc tam būs mums iespēja diskutēt gan ar pieaicinātiem ekspertiem un institūciju pārstāvjiem un klātsošiem. Kā vienmēr tā ir atvērta diskusija, lūgums nekautrēties ar jautājumiem. Mēs esam samērā neliela auditorija, līdz ar to mēs varam to atļauties. Un nobeigumā, kā vienmēr šajās diskusijās, ekspertu viedoklis, kopsavilkums, secinājumi, rekomendācijas, ko kā vienmēr arī mēs fiksējam audio ierakstā un arī rakstisks apkopāts pieejams un varēsim izmantot šajā sociālo partneru sadarbībā un iesaistīto ieinteresēto pušu sadarbībā arī turpmāk. Mūsu godājumie šīs dienas eksperti. Pirmkārt jau ekonomikas ministrijas pārstāvs Normons Ozols, kurš arī prezentēs. Vija Valtere, tirdzniecības tehnikums. Nu, mēs labi iemācīsimies arī jaunos nosaukumus. Tā, Solveiga Kabaka ar garu un paplašinātu labklājības ministriju un nodarbinātību. Un Mārtiņš Neškops arī labklājības ministrija nodarbinātības jautājumu. Lūk, tā kā šobrīd iznāk tā, ka jautājums ir, kur no izglītības ministrijas, jo it kā, ja no vienas puses ir pieprasījums, tad vajadzētu būt arī piedāvājumam un izpildītāji, bet tirdzniecības tehnikums tātad prezidents šobrīd pārstāvēs izglītības sistēmu. Un tagad atbilstoši mūsu dienas kārtībai es lūkšu Sanitu Ponculi īsti pastāstīt par projektiem, kas mums šodien būtu tas aktuālākais jāzina par šo projektu. Labdien, prieks jūs redzēt. Jā, tiešām mēs paredzējām, ka uzņēmēji konkrēti būtu vairāk šodien, bet tā iespēja ir noteikti arī viņiem noskatīties pēc tam ierakstu. Protams, viņi ir aizņemti cilvēki un tiešām daudz labprāt vēlējās, tāpēc mēs sniedzam šo iespēju. Mazliet īsumā par projektu. Šo projektu mēs īstenojam kopā vairāki partneri – Latvijas Savienības Rūpniecības kamera, Latvijas darba devēja konfederācija, Dynamics IA University un Valsts izglītības satura centrs. Idejas autors ir Dynamic University un kopumā projekts ir virzīts uz to, lai aicinātu speciālistus izteikt viedokli, ekspertus, apmainīties ar pieredzi par jautājumu profesionālā izglītība. Ir sevišķi, kas ir ļoti aktuāli šajā brīdī, kad mēs arvien vairāk un vairāk runājam par nodarbinātības līmeņa celšanu, par bezdarba līmeņa samazināšanu un, protams, par jauno speciālistu iesaisti darba tirgū.
Šodienas diskusija tā ir 7. Kopumā mums ir 12. Vēl sekojiet līdz informācijai mūsu mājaslapā. Vēl arī turpmāk būs diskusijas, jāsaka, reģionos vairāk. Šajā nedēļā 5. martā, ceturtdien, mēs esam Liepājā, nākošu nedēļu esam Ventspilī, vēl tālāk esam Rēzeknē un tad atgriežamies Rīgā. 2 pēdējās diskusijas noslēguma būs Rīgā. Šodienas tēma tiešām ir ļoti, varbūt tāda praktiska un rezultāta parādoša. Kā tad ir? Ir viens posms, kad skolas sagatavo speciālistus, bērni izvēlas, kurā profesionālā iestādē studēs, kuru studiju programmu viņi vēlas apgūt. Un šodien tad mēs redzēsim tos rezultātus, kas tad notiek īstenībā darba tirgū. Vai šie speciālisti ir pieprasīti, vai ir jomas, kurās joprojām ir speciālistu iztrūkums, kā mūsu valstī iespējams risina šo jautājumu. Diemžēl nebūs uzņēmēji, kas šodien vēlējās prezentēt savu viedokli, ko tad dara uzņēmēji, kuriem nav speciālistu. Tātad mūsu izglītības iestādes nesagatavo, ko viņi dara. Vai viņi paši apmāca, vai viņi izmanto kādu citu mācību iestāžu, precīzāk uzņēmumu mācību pakalpojumus. Tāds ir šīs dienas temats. Tad skatīsimies, kā mums veiksies. Paldies. Nu, lūk, un tagad aicināšu ekonomikas ministrijas pārstāvu Normondu Ozolu pastāstīt tieši par vidējā un ilgtermiņa prognozēm un tieši vidējās kvalifikācijas darba spēka pieprasījums un piedāvājums. Apsteidzot prezentāciju, es pieļauju, ka vismaz iepriekšējās prognozēs šī bija nosacīta vājā vieta, jo vismaz nozara ekspertu padomēs, kas tieši nodarbojas ar nodarbinātības jautājumiem un speciālistu sagatavošanas jautājumiem, visu nozaru un īpaši ražojošo nozaru pārstāvji žēlojas un gauži raud tieši par vidējās profesionālās kvalifikācijas līmeņa speciālistu deficītu, un kas ir arī gaidāms vēl acīm redzot lielāks nekā šobrīd. Lūdzu, Norman. Jā, tas bija atgādinājums, jo tas ir arī ieraksts, un kad jūs nekautrēsieties un uzdosiet precizējošus jautājumus, tad momentā tiks arī nodrošināts mikrofons, lai varētu arī ierakstā dzirdēt jautājumu un atbildi. Es īsumā mēģināšu ne tikai pastāstīt pa mūsu gatavotām prognozēm, bet arī tad iepazīstināt jūs arī pa esošo situāciju līdzinējām tendencēm, kādas tad ir iespējas profesionālo izglītības iestādu audzēkņiem, kādas ir, teiksim, salīdzinoši ar citām tātad iedzīvotāju grupām, kas ieguvuši, teiksim, citu veidu izglītību. Tātad nedaudz par esošo situāciju. Kā jau jūs faktiski zināt, tad jau kopš 2010. Gada mēs redzam diezgan stabilu izaugsmu. Tā skaitā faktiski Latvija bijusi, mēs faktiski redzējuši, kad Latvijā bija straujāka izaugsme Eiropas Savienībā, kas, protams, arī pozitīvi ietekmējusi darba tirgu. Mēs redzam, ka samazinās bezdarbs, tā skaitā arī palielinās atalgojums. Ja mēs, teiksim, skatāmies pēdējā laika tendences, protams, šie izaugsmes tempi samazinās galvenokārt dēļ ārējās vidas tendencēm, kas ietekmē arī Latviju. Tātad mēs redzam, ka eksporta tempi samazinās un attiecīgi arī izaugsme ir kļuvusi lēnāka. Un attiecīgi šīs prognozes arī uz nākamajiem periodiem visdrīzāk tiek pārskatīts. Neskatoties uz to, tad mēs redzam, ka šos uzlabojumus darba tirgu, diemžēl, dažādu grupu iedzīvotāju grupas izjūt atšķirīgi. Mēs redzam, ka faktiski daudz zemāks bezdarba līmenis ir iedzīvotājiem ar augstāko izglītību, kā arī iedzīvotājiem video profesionālo izglītību. Teiksim, salīdzinoši augstāks bezdarba līmenis ir starp iedzīvotājiem, kas ieguvuši vidējo vispārējo izglītību un pamatizglītību. Principā, ja mēs salīdzinām tad iedzīvotāju grupu ar pamatizglītību un vidējo profesionālu izglītību, šis bezdarba rādītājs faktiski atšķirās 2 reizes. Ja mēs apskatām īpaši šo jauniešu bezdarbu, arī mēs redzam, ka faktiski daudz labāk integrējās darba tirgā, tātad jaunieši ar profesionālo izglītību.
faktiski nodarbinātības līmenis ir 2 reizes augstāks kā iedzīvotājiem, teiksim, jauniešiem ar vidējo vispārējo izglītību. Kas, protams, tātad jauniešiem beidzot profesionālo izglītību paver daudz lielākas iespējas iekļauties darba tirgu. Tomēr, ja mēs tajā pašā laikā skatoties uz šo te izglītības pusi, tad mēs redzam, ka faktiski šī popularitāte attiecībā uz profesionālu izglītību, diemžēl pēdējos 3-4 gadus saglabājies nemainīgi. Mēs redzam, ka aptuveni tikai 1/3 no jauniešiem izvēlās turpināt izglītību profesionālās mācību iestādēs. Tāpat laikā, kas ir vēl abēdinošāk, ka tie, kas pabeidz vispārējo izglītību, faktiski neturpina mācības augstākā izglītībā. Turklāt šis īpatsvars, šo jauniešu īpatsvars ir dramatiski pieaudzis krīzes periodā. Tad ņemot vērā, ka vispār izglītība principā ir tilts uz augstāko izglītību, un tas nozīmē, ka liela daļa, ja nonākot šie jaunieši vai potenciālais darbspēks faktiski nonāk darba tirgu bez, teiksim, profesionālām prasmēm un iemaņām. Un visdrīzāk tad arī papildina šos te bezdarbnieku rindas. Ja mēs raksturojam esošo darba tirgus struktūru, tad faktiski mēs redzam, ka aptuveni pusi no darba tirgu pieejamām darbvietām ir vidējās kvalifikācijas darbvietas. Tātad īpaši augsts šis vidējās kvalifikācijas darbvietu īpatsvars ir vērojams transporta nozarē un lauksaimniecībā. Zemāks vidējas kvalifikācijas darbvietas skaits ir vērojams pakalpojumu nozarēs. Galvenokārt saistībā ar konkrēto nozaru specifiku. Šeit gan jāatzīmē, ka ne viss šīs darbvietas tiek aizņemts ar atbilstošās izglītības kvalifikācijas darbspēku. Tātad mēs zinām, ka faktiski 1/3 no darbspēka strādās savai, teiksim, iegūtai izglītībai neatbilstošās profesijās, tātad augstāka līmeņa, zemāka līmeņa. Un šī ir būtiska problēma, lai teiksim, darba tirgus darbotos efektīvi. Ja mēs apskatāmies, tātad, kāda bijusi šo te nozara dinamika, tad mēs redzam, ka principā, ņemot vērā, ka faktiski šīs paradigmas maiņas pēckrīzes periodā, ka faktiski galvenie vilcēji spēki pēckrīzes periodā, tieši izējot no krīzes, mēs zinām, ka bija tirgojamās nozares, apstrādes rūpniecība, transports un uzglabāšana, kur arī faktiski ņemot vērā, ka šis vidējās kvalifikācijas darbvietu īpatsvars ir augstāks, attiecīgi straujāki pieaug arī tieši pieprasījums pēc vidējās kvalifikācijas speciālistiem pieaug tieši šajā periodā. Sākot jau no 2013. gada arī ar vienu pieaug, tad samazināties šiem eksporta pieauguma rādītājiem un ar vienu, teiksim, uzlabojoties situācijai iekšējā tirgu, tātad pieaugot nodarbinātībai, attiecīgi pieaugot darba samaksai. Protams, mēs redzam arī ar vienu, teiksim, ka ar vienu straujāk aug šīs uz iekšzemes pieprasījuma orientētās nozares, kas, protams, arī ietekmē zināmā mērā attiecīgas speciālistu pieprasījumu. Tad pamatā, ja mēs runājam par vidējās kvalifikācijas speciālistiem, tad pamatā šeit mēs varam runāt par būvniecību, kur ir augsts šo speciālistu nodarbinātība, kā arī tirdzniecība un dažādi turismu nozars. Pārējot jau pie prognožu sadaļas, tātad jāatzīmē, ka ekonomikas ministrija faktiski sagatavo savas prognozes balstoties uz izaugsmes mērķiem, kas ir nosprausts Latvijas strateģiskos politikas dokumentos, tātad Nacionālā attīstības plānā, tātad Latvijas ilgspējīga attīstības stratēģijā Latvija 2033, NRP, Nacionālā reforma programmā un tātad faktiski šiem te pamatdokumentiem. Vienlaiks mēs redzam jau pašlaik, ka šie te izaugsmes mērķi, diemžēl,
neizpildās tādā veidā, kā mēs to labprāt gribētu redzēt. Tātad pašlaik šis te Latvijas izaugsmes scenārijs pamatā iet drīzāk par šo te trendu scenāriju, kur, diemžēl, šī pārstrukturizācija nav, teiksim, pietiekā apmērā, un līdz ar to šie te izaugsmes tempi, diemžēl, visdrīzāk turpmākos gados varētu arī nebūt tik tādi, kādi mēs to vēlētos redzēt. Tomēr gribētu uzsvērt, ka šeit svarīgi tomēr ir pieturēties pie šiem te mērķiem, un tamdēļ mēs arī pamatā gatavojam šīs te prognozes atbilstoši šiem te strateģiskiem izaugsmes mērķiem. Šeit faktiski, lai īstenotu šo te izaugsmi, mērķi izaugsmi, nepieciešams būtisks struktūrāls pārmaiņas. Ja mēs redzam faktiski, ja mēs paskatāmies uz pašreizējo tautsaimniecības struktūru, faktiski mēs redzam, ka gandrīz pusi, vairāk nekā pusi, faktiski mūsu tautsaimniecība balstās uz šim te zemo tehnoloģiju nozarēm. Savukārt, ja mēs salīdzinām, teiksim, augsto un vidēji augsto nozaru īpatsvaru ar attīstītām valstīm, tad mēs faktiski tas mūsu daļā apstrādes rūpniecībā ir tikai 1/3 salīdzinot ar šīm te attīstītām valstīm. Tad runājot jau par turpmāko attīstību, tad mēs jau varam paredzēt, ka visdrīzāk, lai sasniegtu šos izaugsmes rādītājus, ir nepieciešams tautsaimniecības struktūras maiņa. Tas nozīmē to, ka turpmākos gados visdrīzāk nav paredzams strauši nodarbinātības kāpums, tad pamatā izaugsme balstīta būs uz produktivitātes pieaugumu, un attiecīgi tas nozīmē arī to, ka būs arī kaut kādas struktūrāls pārmaiņas pēc darbspēka pieprasījuma. Un tas nozīmē, ka visdrīzāk turpmākos gados mēs redzēsim, ka paaugstināsies pieprasījums pēc augstākās kvalifikācijas darbspēka. Tāpat laikā, protams, šis te vidējās un zemās kvalifikācijas darbspēks pieprasījuma struktūrā kopumā visdrīzāk samazināsies, līdz mēs nonāksim līdz aptuveni Eiropas vidējam līmenim, aptuveni 48–49%. Tomēr, neskatoties uz to, ka šie te nav paredzams būtisks šis te nodarbinātības kāpums, mēs redzam, tad ir šīs te demogrāfijas tendences pretī, un tas nozīmē arī to, ka visdrīzāk jau tuvākos gados, ja tur, teiksim, globāli kaut kas, nemainīsies, tad mēs varam sastapties ar būtisku šo te darbspēka iztrūkumu. Ņemot vērā arī to, ka ir šīs te reģionālās darba tirgus atšķirības, tad mēs zinām jau, ka faktiski Rīgas reģionā ir šis te bezdarba līmenis, jo faktiski sasniedz šo te dabisko rādītāju, tuvu dabiskam rādītājam, tepat laikā ir atsevišķi reģioni, kur šis te bezdarba rādītājs ir būtiski 2–3 reizes augstāks nekā šajos aktīvākajos reģionos. Tāpat laikā arī ir šīs te pieprasījuma piedāvājuma atšķirības, kas arī var atsevišķās kaut kādās jomās būt šī te darbspēka iztrūkums daudz akūtāks nekā citās. Ja mēs runājam par vidējās kvalifikācijas speciālistu pieprasījumu piedāvājumu, tad mēs redzam, ka faktiski, ja mēs aplūkojam esošo darbspēku piedāvājumu struktūru, mēs redzam, ka faktiski šajās te speciālisti ar video profesionālu izglītību, šī vecuma struktūra ir daudz tuvāk pirmspensijas vecumam nekā, teiksim, ja mēs salīdzinām ar video vispārīgu izglītību. Tas nozīmē arī to, ka šajās jomas, šo jomu speciālisti visdrīzāk daudz ātrāk izies no darba tirgu un faktiski mēs redzēsim diezgan strauju darbspēka kritumu ar šādu izglītību. Tas nozīmē, ka arī jau ap 20. gadu mēs varam būtiski darbspēka iztrūkumu redzēt pēc konkrētās kvalifikācijas speciālistiem. Vienlaikus mēs noteikti ņemot vērā, ka ar vien specializētāks ir
arvien specializētāks pieprasījums ir pēc konkrēto jomu speciālistiem. Visdrīzāk pārpalikums saglabāsies pēc darbspēkam ar vidējo vispārējo izglītību. Tātad aplūkojot jomas, kur mēs varētu sastapties ar visu, tādu akūtāko darbspēku iztrūkumu. Tad šeit mēs varam minēt inženieru zinātnes, visdrīzāk mašīnu būvs, tām radniecīgi joma, dabas zinātnes, atsevišķi pakalpojumu jomas, tur, informācijas apstrādē, informācijas tehnoloģijas, turisms un tam līdzīgi. Pārpalikums paredzams, kā jau es minēju, jauniešiem, kas iegūši vispārējo izglītību, būtiski samazināt šo te jauniešu īpatsvaru, kas faktiski pēc profesionālās, pēc vidējās vispārējās izglītības beigšanas neturpina mācības. Ko tad nepieciešams, kādu pasākumu nepieciešama, lai faktiski uzlabotu, runājot par profesionālo izglītību, ko nepieciešams darīt, lai uzlabotu šo te situāciju? Pirmkārt, jau ir tas, kur ir daudzas lietas jau ir iesākts, tad ir nepieciešams palielināt šo jauniešu īpatsvaru, kas turpina, beidzot pamatskolu turpina, tātad izglītība profesionālās izglītības iestādēs. Protams, tas lielā mērā saistīts ar pašu šo te izglītības iestāžu populāru pievilcību faktiski un attiecīgi arī prestižu. Protams, tas nav viegli sasniedzams, bet noteikti nepieciešama pasākuma, kas veicinātu konkrētas vispār profesionālās izglītības pievilcību. Protams, arī jāskatās, kā optimizēt profesionālu izglītību šo iestāžu tīklu. Mēs zinām, ka pašlaik ir daudz, faktiski diezgan sašķelts, arī par reģioniem, ļoti specifiski ir atsevišķas skolas, kur reģionāli sadalīts pēc noteikts, kas sagatavo noteikti veidu speciālistus. Diemžēl nevienmēr šis piedāvājums, izglītības piedāvājums ar pieprasījumu sakrīt faktiski izglītības piedāvājums sakrīt ar piedāvājumu. Un arī, protams, ir jārunā par šo te mācību iestāžu kapacitāti, kā nodrošināt atbilstoši, pedagogus konkrētājām izglītības iestādēm un tam līdzīgi. Tāpat būtu svarīgi arī pilnveidot šo te izglītības dokumentu, ja faktiski novērst šos te šķēršļus, kas saistīti ar to, ka, atsevišķi beidzot profesionālo izglītības iestādi, atsevišķi augstskolas faktiski ir, zināmā mērā liekt iespēja jauniešiem turpināt augstāko izglītību, kas saistīta lielā mērā ar šiem te izglītības dokumentu izsniegšanu. Vēl viens būtisks solis, ko būtu nepieciešams, kas arī faktiski pagājuši gadu arī aktīvāk ir jau aizsākts, ir šī darba vidē balstīta mācību ieviešana profesionālā izglītībā. Šeit, protams, ir jādomā par sistēmiskiem atbalsta pasākumiem darbdevējiem, tātad, lai šie darbdevēji būtu ieinteresēti iesaistīties šajā apmācības sistēmā. Tāpat ir nepieciešams izveidot kvalitātes un apmācību programmām atbilstošas prakses vietas, kā mēs zinām, bieži vien tad jaunieši nonākot praksē, diemžēl nav, faktiski savai izglītībai, atbilstošais izglītības netiek faktiski nodarbināta atbilstoši savai izglītības programmai. Ir kaut kādas nobīdes. Tātad, protams, arī nepieciešams domāt par atbalsta pasākumiem jauniešiem, lai viņiem veidotos šīs saikne ar darbu vietu, lai viņi sajust, savu ieguldīto šo te atdevu no savu ieguldītā darba. Būtiski ir tātad arī
pieaugušo izglītības iespēju paplašināšanu profesionāli izglītībām. Tas galvenokārt saistīts arī ar šo novecošanās tendencēm. Mēs zinām, kad faktiski arvien mazāk jaunieši visdrīzāk arī turpmākos gados ienāks izglītības sistēmā, un, protams, ir nepieciešams domāt, kā, teiksim, jau šo sagatavoto darbspēku, īpaši tur šajās akūtajās darbgrupās, kur ir augsts bezdarbs, kā teiksim, pārkvalificēt. Iespējams, tad nepieciešams izveidot kaut kādu šīs mūža izglītības modeļus, kur attiecīgi būtu iespējams daudz elastīgāk pielietot. Tāpat būtu svarīgi domāt, kā attīstīt šīs starpdisciplinārās apmācību programmas, tad attīstīt jau šīs sociālās komunikācijas uzņēmēju darbības prasmes jauniešiem paralēli šīm eksaktējām prasmēm. Lai šo topošo darbinieku konkurētspēju darba tirgu būtu daudz augstāk. Tātad, runājot par ekonomikas ministrijas turpmākajiem pasākumiem, līdz šī gada mājām faktiski mēs plānojam pārskatīt vidēji ilgtermiņa prognozes, ņemot vērā, kas situācija ārējā vidēji mainījusi, tai skaitā arī ir atsevišķi šie dati ir pārreikināti, iespējams arī kaut kādu uzsvaru mēs varētu arī skatīties uz šo, kā šī situācija attīstīsies profesionālā izglītības jomā, ņemot vērā arī tos iniciatīvas, kas saistītas ar darba vidē balstītu mācību ieviešanu Latvijā. Kā arī līdz šā gada jūnija beigām mēs plānojam sadarbībā ar Izglītības ministriju, Labklājības ministriju un Finanšu ministriju izvērtēt atbalsta pasākumus darba devējiem, kā arī jauniešiem, kas saistīts ar duālo izglītības modeļu ieviešanu. Šajā sakarā mēs plānojam arī veikt pētījumu, arī līdz jūnija beigām, kur teiksim, plašāk pētīt šie dažādi šie darba vidē balstīti modeļi, ne tikai teiksim, mūsu kaimiņu valstī, kāds šis ir progress, bet arī, teiksim, kas ir darīts un kādas ir bijuši rezultāti tai pašā Vācijā, Austrijā un citās valstīs. Un plānojam tātad līdz jūnija beigām iesniegt informatīvo ziņojumu ministru kabinetā, kur tad būtu jau kaut kāda šīs fiskālā ietekme, dažādi šo modeļu fiskālo ietekmes izvērtējums iekļauts. Tā, tas būtu īsumā viss, ja ir kādi jautājumi. Jā, paldies. Šobrīd ir īstais brīdis jautājumiem. Es domāju, ka tik strukturēts, teiksim, bilde par esošo situāciju ļoti noderīgi, lai runātu tālāk. Šobrīd it kā ir uzstādīta diagnoze. Situācija ir tāda, un 20. gadā būs vēl teiksim, nopietnāk. Un nepieciešamas zāles. Un vienas no zālēm ir paredzētas jauniešu garantijas pasākumi. Tas ir tāds latviskots, īstenībā Eiropas komisijas vārdu savienojums, kas pēc būtības nosaka to, ka jaunieši nedrīkst bakstīties uz ielas. Vai nu viņiem ir jāmācās, vai jāstrādā. Ja tu 4 mēnešus neesi vai izglītības iestādē, vai jau nestrādā, vai tu nepārkvalificējies, tajā gadījumā ir jāsāk darboties jauniešu garantijas sistēmai, kas visdažādākiem veidiem un visdažādāko mērķa auditoriju cenšas attiecīgi atgriezt, teiksim, pie liederīgas savas dzīves pavadīšanas. Un Labklājības ministrija ir tieši tie, kas gan izdomā zāles, gan arī ārstē visdažādākiem pasākumiem un sadarbībā ar Izglītības ministriju. Līdz ar to es arī aicinu Mārtiņu Nešporu pastāstīt par tiem plānotiem pasākumiem. Tagad ir ieslēgts. Labi.
Labdien! Mans vārds ir Mārtiņš Nešpors. Šobrīd jau strādāju šajā projektā neilgu laiku, tāpēc lūdzu atvainojiet, ja neies varbūt tik raiti sākumā. Tātad jauniešu garantijas pasākumi. Jauniešu garantijas pasākumi uzsākt īstenot 14. gada janvārī. Tātad mērķa auditorija, mērķa grupa, tātad jaunieši 15 līdz 29 gadiem. Nodarbinātības valsts aģentūra ir ļoti svarīga sadarbība, tāpēc, ka visus ieplānotos pasākumus aģentūra nevar īstenot viena pati, tāpēc sadarbībā ar izglītības zinātnes ministriju, mācību iestādēm, pašvaldībām, sociālajiem dienestiem, jaunatnes organizācijām, darba devējiem, tātad tiek īstenot šie pasākumi. Tātad projekta īstenošana noritēs no 14. gada janvāra līdz pat 18. gada 30. jūnijam. Kopumā ieplānoti 30 miljoni eiro. Jauniešu skaits ir 19, bet tas ir vismaz, jo plānots, ka varētu arī būt lielāks. Bet ir paredzēts, ka katrs jaunietis šī projekta ietvaros saņems vismaz 3 pasākumos atbalstu. Ja mēs tad nākamajā slaidā redzam tad bezdarbnieku sadalījums pēc izglītības. Ar violeto krāsu ir kopumā uzskaitē esošie bezdarbnieki, Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē. Savukārt ar sarkano izcelti ir jaunieši, un varbūt, ja kopējais rādītājs profesionālā izglītībā ir izteikti lielāks visu vecumu grupai, tad, ja mēs skatāmies uz jauniešu nodarbinātības, bet izglītības līmeņiem, tad viņi ir samērā izlīdzināti. Šodien gan vairāk mēs pievērsīsim uzmanību tieši profesionālās izglītības jautājumam. Tad kopumā ir 17 895 bezdarbnieku vecumā no 15 līdz 29 gadiem. Šajā tabulā tad ir redzami iegūto izglītību profesijas visās vecuma grupās, un tie ir tie 32 000, kas iepriekš bija redzami, un top 10 profesijas, kas ir, kurās viņi ir ieguvuši izglītību. Savukārt vairāk varbūt uzmanību pievērsīsim iegūtajām izglītībām jauniešiem, tad šeit tajā top 10 tad ir pavāri, automehāniķi, ēdināšanas pakalpojumu speciālisti, attiecīgi apdares darba strādnieki, viesmīlis, datorsistēma tehniķi, frizieris, sekretārs, mazumtirdzniecības komerces darbinieks. Tad skaidrs droši vien nepārlasīšu, šī prezentācija vēlāk būs arī pieejama un ir atrodama arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā būs. Galvenās problēmas, kas ir identificētas un nav iegūta profesionālā kvalifikācija. No iepriekš statistikas datiem var redzēt, ka katram 4. jaunietim ir tikai profesionālā izglītība. Trūks darba pieredze, kas bieži tiek prasīta, vai arī šī pieredze ir mazāk kvalificētās profesijās, kvalitatīvi nepārzina darba tiesiskās attiecības aspektus. Tad tur ir paaugstināts risks nedeklarētai nodarbinātībai. Bāžas. Neatbilstoši darbdevēja prasībām profesionālo kompetenču līmenis. Iespējams, ka bieži vien jauniešiem ir grūtāk atrast darba tirgu, jo viņiem nav iepriekšējas pieredzes, un savukārt iespējams, ka atsevišķām profesijām varbūt ir izvirzītas pārāk augstas prasības. Jauniešu garantijas pasākumos, kuros darba devēji var saņemt atbalstu, ir pirmā darba pieredze jaunietim, subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem, darbam nepieciešamo iemaņu attīstību nevalstiskajā sektorā. Pirmais un otrais ir tie, kas pagājuši gadu gan tika uzsākta, bet šogad jau tagad februārī atsākta darba devēja pieteikšanās. Tā kā par šiem pasākumiem arī mazliet vēlāk būs sīkāka informācija. Papildus mums jauniešu garantijas projekta ietveros tiek īstenot neformālās izglītības programmas, profesionālās izglītības programmas darbnīcas jauniešiem, kā atbalsta pasākumi ir karjeras konsultācijas, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi,
atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei un atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai jauniešiem. Par visiem pasākumiem šodien mēs neesam gatavi runāt vairāk. Mēs, kā jau minēju iepriekš, tātad par pirmo darba pieredzi, subsidēto darba vietu izveidošanu un nevalstiskajā sektorā iegūstamo pieredzi. Tā, šeit ir projekta ietvaros sasniegtie rādītāji un vēl 15. gadā plānotie. Šeit var starp pasākumiem redzēt sadalījumu par vēlmi saņemt atbalstu katrā no pasākumiem projekta ietvaros. Un attiecīgi, tad, ja mēs runājam vairāk par skaitļus, tātad neformālā izglītībā 880 ir sasniegtais, bet arī 15. gadā ir līdzvērtīgs apjoms plānots arī turpināt. Profesionālā izglītībā tātad ir 1033 sasniegtais. 15. gadā plānots, kad būs vēlmes vairāk, un tādēļ arī plānotie rādītāji ir palielināti. Un tas ir balstīts arī uz klientu reģistrētajām vēlmēm taisn informācijas sistēmā. Darbnīcas jauniešiem arī būs 15. gadā vairāk pieejams. Vēl jāatzīst, ka pasākumu īstenošana 14. gadā uzsākās mazliet novēloti. Un tādēļ arī 15. gadā plānotie rādītāji ir mazliet lielāki nekā tas ir bijis 14. gadā. Pirmā darba pieredze būtiski plānots palielināt, jo redzams, ka interese ir lielāka un vēlās saņemt, tad darba devēji piesakās un jaunieši arī vēlas saņemt atbalstu šī pasākuma ietvaros. Subsidētā darba vieta, abas divas, viņas mēdz izdalīt, bet un tomēr. Tad viņas arī par šiem pasākumiem ir pietiekami liela interese. Es varbūt dodamies tālāk. Par pirmo darba pieredzi konkrētāk, tad, ja mēs runātu par iesaisti jauniešu, kas var pieteikties un kādas ir prasības darba devējiem, tātad mērķa grupa ir 18 līdz 29 gadiem, iegūta profesionāla vai augstākā izglītība, tad ir reģistrēti bezdarbnieka statusā vismaz 1 mēnesi. Pastāv otrs variants, reģistrēt statusā mazāk par 1 mēnesi, bet vismaz 4 mēnešus nav strādājuši. Iepriekš darba stāsts nav bijis ilgāks par 12 mēnešiem. Pasākumu īstenotāji komersanti. Tomēr ir izņēmumi, šeit ir izņēmuma ārstniecības iestādes, izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programma īstenošana. Var arī būt pašnodarbinātas personas, biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskas partijas. Iesaists ilgums šajā pasākumā ir 12 mēneši. Darba devējiem jānodrošina no jauna izveidotas darba vietas, darba tiesisko attiecību nodibināšana ar pasākumu iesaistītajiem jauniešiem, kvalificētu darba vadītāju, kurš palīdz bezdarbniekiem apgūt darba nepieciešamās pamatprasmes. Kvalificētu darbu šajā pasākumā nevar veidot vai nedrīkst izveidot nekvalificētos, mazāk kvalificētos darbos, jo tā iemesla dēļ ir izveidots pasākums subsidētā darba vieta. Darba algas izmaksa un tātad papildus, ja nepieciešams, tad var tikt nodrošināt surtulka, ergoterapeita un asistentu pakalpojumi. Pirmā darba pieredze, bet tomēr vairāk par finansēm. Tātad no Nodarbinātības valsts aģentūras puses, no projekta puses, tātad dotācija jaunietim 160 eiro mēnesī pirmos 6 mēnešus. Un pēdējos 6 mēnešus 100 eiro apmērā. Savukārt personai ar invaliditāti ir savādāks šīs likmes noteikts, un tad par pirmajiem 6 mēnešiem 240, savukārt par pēdējiem 6 200 eiro. Tātad Nodarbinātības aģentūra nodrošinās arī darba vadītājiem dotācijas izmaksas 50% apmērā no minimālās mēneša algas. Šeit projekts ir saskāries ar gadījumiem, kad ir nepieciešams nodrošināt viens darba vadītājs ir diviem jauniešiem prakses vadītājs, un tas ir pieļaujami.
Svarīgāk būtu pievērst uzmanību, ka tā samaksa būs kā par 2 jauniešu vadīšanu, tā par 1 nemainīgi. Jā, vēl kam vēlētos pievērst uzmanību, ka Nodarbinātības valsts aģentūra uzrauga, lai arī 2 dažādos uzņēmumos viens un tas pats prakses vadītājs tomēr ievērot arī šo nosacījumu par 2 prakses vadītāju, 2 prakses bezdarbnieku uzraudzīšanu. Papildus tātad ir paredzēta arī vienreizēja dotācija darba vides iekārtošanai, un tas ir personai ar īpašām vajadzībām, un dotācijas apmērs ir 711 eiro apmērā. Vienreizēja dotācija individuāla aizsardzības līdzekļu iegādēji ir paredzēta vēl 50 eiro apmērā uzsākot darbu pasākumā, ja tas nepieciešams kādas šīs te darba vietas izveidēji. Un vēl papildus ir izdevuma sekšana par obligātās veselības pārbaudēm. Darba devēju līdzfinansējums šī pasākuma ietvaros, tātad ir ikmēneša darba alga, lai sasniegtu kopumā vismaz 360, kas ir Latvijā noteiktā minimālā alga, un obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas sekšana. Nākamais pasākums tad ir subsidētā darba vieta izveidošana jauniešiem. Līdzīgā struktūrā, kā tas bija iepriekš par pirmo darba pieredzi, tad arī īsumā centīšos, varbūt īsāk mēģināšu. Tātad jaunieši 18 līdz 29 gadiem tāpat var iesaistīties. Tātad pasākumus saņemt atbalstu komersanti, pašnodibinātas personas, biedrības vai nodibinājumi ar iepriekš minētajiem ierobežojumiem, iesaists ilgums 12 mēneši nelabvēlīgā situācijā esošiem bezdarbniekiem, 24 mēneši ilgums ir īpaši nelabvēlīgā situācijā esošiem bezdarbniekiem un personām ar invaliditāti. Īpaši nelabvēlīgā situācijā esošās personas, tad personas, kas uzskaitē un bez darba ir ilgāk par 12 mēnešiem. Tātad no darba devēja puses ir jāizveido jauna darba vieta, darba tiesisko attiecību nodibināšana ar jauniešiem, jānodrošina kvalificētu darba vadītāju, kurš palīdzēs jaunietim uzsākt darba gaitas un arī visas darba laikā uzraudzīs to. Nepieciešams gadījumā, šajā gadījumā ir jānodrošina ergoterapeita pēc sniegtā jāpielāgo darba vieta pēc ergoterapeita sniegtā atzinuma. Bezdarbniekam ar invaliditāti nepieciešamā gadījumā nodrošina arī asistentus. Papildus tad ir ergoterapeits urtu pakalpojumu, ko varētu nodrošināt arī no projekta līdzekļiem. Par finansējumu, te ir procenti tā. Skaitļos tātad no Nodarbinātības valsts aģentūras atbalsts darba devējam ikmēneša darba algas dotācija 50% apmērā, nepārsniedzot valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru. Ikmēneša dotācija darba vadītājiem 50% apmērā, tāpat no minimālās mēneša algas. Ikmēneša maksas par sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Atbalsts darba devējam, ja ir iesaistīts personas ar īpašām vajadzībām, tad tur ir atšķirīgi tie nosacījumi. Tad sākums ir līdzīgs, tomēr tad ir par vienreizēju dotāciju par darba vietas iekārtošanu. Un darba devēja līdzfinansējums, tātad ikmēneša darba algas daļa jauniešiem bezdarbniekiem un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par pasākumu iesaistītajiem jauniešiem bezdarbniekiem. Nevalstiskā sektorā
tātad darbam nepieciešama iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā. Šeit ir mazliet cita mērķa grupa, pareizāk sakot, vecuma grupa jauniešiem, un arī pasākumu nosacījumi ir atšķirīgi. Tātad jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem, iepriekšējās pasākumos bija līdz 29 gadiem. Iesaists ilgums ir tikai 6 mēneši. Tātad pasākumu īstenotāji ir nevalstiskās organizācijas biedrības nodibinājumi. Jāpiemina, nedrīkst iesaistīties politiskās partijas. Nevalstiskās organizācijas jānodrošina ar aprīkotu vietu, kur strādāt šo te darbu jaunietim. Tātad darba ilgumam jābūt ir 5 dienas nedēļā, nemazāk kā 4 stundas dienā un savukārt ne vairāk kā 8 stundas. Un stipendijas izmaksas tātad nodrošina, tātad jāizmaksā stipendija. Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums. Jauniešu bezdarbnieku ikmēneša stipendija ir 90 eiro apmērā, ko izmaksā proporcionāli nostrādātajam laikam. Un, attiecīgi, ir obligāti jābūt šiem jauniešiem ir apdrošinātiem. Jā. Tad vēl par pasākumu darbnīcas jauniešiem. Šeit bija runa par profesiju apguvi un izvēli. Tad iepriekšējā prezentācijā šeit šī pasākuma ietvaros ir iespējams jauniešiem apgūt trīs profesijas, ieskatīties, nevis apgūt, bet ieskatīties 3 profesijās. Tātad jauniešiem no 15 līdz 24 gadiem un gūt pirmo pieredzi un pēc tam izvēlēties, kurā tālāk mācīties vai strādāt. Jaunieši drīkst iesaistīties, kuri nav iegūta profesionālā izglītība vai iepriekš nav bijuši nodarbināti. Ilgums ir tikai 45 darba dienas. Plānots, ka jauniešiem tiks izmaksāta stipendija 56,91 eiro apmērā stipendija par tām dienām, par kurām nostrādājuši jaunieši. Proporcionāli tiek aprēķināts, atvainojos. Un savukārt personām ar īpašām vajadzībām tad arī ir atšķirīga summa, un tie ir 85,37. Papildus tiek maksāt 570 eiro, un tas ir kā reiz, lai nodrošinātu, lai samaksātu mācību iestādēm par teorētiskām zināšanām, ko šo nedēļu laikā tad tiek iegūtas praksi šajās 3 profesijās, un ceļa izdevumi gan atsevišķi tā. Un tas ir nakšņošanas izdevumi, kas ir nepieciešami, lai uzturētos mācību laikā. Ja, tā. Papildus visiem pasākumiem, kur ietvaros jaunieši saņem atbalstu, mācības, darbs, ir vēl arī pasākums, kas ļauj viņiem pārvietoties vai atrasties un nokļūt uz mācībām vai šo te darbu. Tad atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei. Vecuma grupas tad ir atbilstoši katrai no pasākumā plānotajam, bet tad ne visos pasākumos, kas ir projektā paredzēti, ir tikai 5 pasākumi, kur ietvaros šo atbalstu var saņemt. Un tā ir neformālās izglītības programma, lai nokļūtu uz šīm mācībām. Profesionālā tālāk izglītības programma, pilnveida darbnīcas jauniešiem. Un tātad savukārt par pirmajiem 4 mēnešiem šīs pasākums būs pieejams pirmā darba pieredze jaunietim, subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem. Tātad, lai saņemtu atbalstu šī pasākuma ietveros reģionālu mobilitāti, jaunietim ir jāatbilst prasībām, ka darba vietai vai apmācību vietai jāatrodas vismaz 20 km attālumā no deklarētās vietas. Izņēmuma gadījums tad varētu būt Rīgas, bet tas ir, ja gadījumā uzsāktu attiecības, darba devējs uzsāktu attiecības vismaz ar 25 jauniešiem vienlaikus.
Nodarbinātības aģentūrai piešķir šo te pakalpojumu vai atbalstu, sedz šos ceļu izdevumus tikai tad, ja ir saņemti tātad visi visi šie ceļu izdevumus apliecinošie dokumenti. Un svarīgi ir arī attālums, kas tiek uzraudzīts, jo tātad var mainīties gan darba vietas adreses, gan arī dzīvesvietas adreses, tāpēc ļoti svarīgi. Un, diemžēl ir jāsaka, ka no filiāliem saņemta informācija, ka ļoti daudz jauniešu, kas vēlētos saņemt atbalstu šī pasākuma ietvaros, viņiem neizdodas, jo ir grūti izpildīt šie nosacījumi par attālumiem. Finanšu atlīdzība jauniešiem bezdarbniekiem pieejama ne vairāk kā 100 eiro apmēram mēnesī, un tas ir transporta izdevuma sekšanai, dzīvojamās telpas, īrei, dienestu viesnīcai. Jā, paldies. Tas pagaidām viss. Liels paldies. Varbūt paliekam te patās, jo man pašam uzreiz radās vēl 3 jautājumi attiecībā uz šo prezentāciju. Nevis tāpēc, ka prezentācijā būtu kaut kas neskaidrs, bet tāpēc, ka tas ir ļoti plašs piedāvājums spektrs. Jautājumi no zāles. Jā, lūdzu. Poligrāfija, vai ne? Par darba pieredzi nevalstiskajā sektorā Poligrāfijas uzņēmuma asociācija ILBČR. Tas gan bija kādu gadu vai vairāk atpakaļ, kad mani uzrunāja šajā sakarā. Es jau sapriecājos, jo es birojā esmu viena, tātad gadījums praktiski no dzīves, un man ļoti noderētu kāds palīgs. Un tad, kad es noklausījos visus šos te nosacījumus un visas nepieciešamās atskaišu formas, un to, ka man vēl, cik mums vēl jāmaksā būs klāt, ja, tad es sapratu, ka tas nekādā gadījumā man dzīvi neatvieglos, un es no šī pakalpojuma atteicos. Jā. Es domāju, ka tieši tādās pašās domās ir citu nevalstisko organizāciju pārstāvi. Paplašināšu, ja drīkst jautājumu, tātad vai īstenošanas schēmas, vai ir pārliecība, ka īstenošanas schēmas būs mazāk birokrātiskas un elastīgas tiem, kas pieteiksies un īstenos? Es pēc tam vēlreiz arī iedošu mikrofonu, lai jājautā organizatoriem vai nav otra mikrofona, protams. Jā, biedrības un nodibinājumi var piedalīties arī darbs nevalstiskajā sektorā, kur jauniešiem tiek maksāta stipendija. Jaunietis var strādāt 6 mēnešus, un jaunietim tiek maksāta stipendija. Jūs noteikti domājāt izvēlēties vai nu pirmo darba pieredzi jaunietim vai subsidēto darba vietu. Tur gan biedrībai, tāpat kā visiem citiem darba devējiem, ir jānāk līdzi ar savu līdzfinansējumu. Tad jānodrošina par pilnu nostrādātu darba dienu, pilnu nostrādātu darbu laiku, minimālā mēneša alga. Jā, šāds kritērijs ir. Tāds šobrīd papildus izmaiņas attiecībā pret biedrībām un nodibinājumiem subsidētajai nodarbinātībā nav paredzētas. Varbūt var lūgt aicināt izvērtēt iespēju šo te pasākumu par darba pieredzi nevalstiskajā sektorā. Par birokrātiju mēs, protams, katru dienu strādājam pie tā, lai iespējami mazinātu birokrātisko slogu, bet atskaites tiešām, maksājumiem būs jāsagatavo. Tas, ko mēs šobrīd jau darām no savas puses, mēs līdz šī gada beigām strādājam pie tā, lai varētu nodrošināt darba devējiem iespēju atskaites visas nepieciešamo informāciju Nodarbinātības valsts aģentūrā iesniegt e-veidā elektroniski. Tātad piereģistrēties portālā kā lietotājiem, visu nepieciešamo informāciju, atskaites, rēķinus iesniegt elektroniski. Cerams, ka tas ievērojami varētu atvieglot. Paldies par atbildi tev. Es to nodošu mikrofonu vēlreiz. Tehnisks dabas jautājums, vai ir nodrošināts mikrofons tiem, kas ir ekspertiem? Ekspertiem ir jāizmanto šis, bet savukārt zālē būs dzirdamība ierakstā, jāattieciet jautājumus. Tagad var uzdot droši jautājumu. Paldies. Lūdzu, vēl. Jautājums, lai jūs paredzat karjeras konsultācijas šiem te bezdarbniekiem, vai jūs esat pārliecināti, es tagad runāju no darba devēja viedokļa, ka jūsu karjeras konsultantiem ir pietiekami daudz informācijas par nozarei, vai nebūtu nepieciešams izsaistīt
tieši darba devēju organizācijas, asociācijas, lai par konkrētām specialitātēm šo informāciju sniegt. Mēs par to runājam, tāpēc, ka mēs esam sastājušies ar to, ka mēs saprotam, ka izglītības un pašvaldību karjeru konsultantiem nav šīs informācijas par nozarēm. Viņi ir vispārīgi sagatavoti, bet viņi nevar sniegt konkrētu informāciju par konkrētām profesijām, par konkrētām nozarēm. Ļoti labs jautājums. Es atkal atļaušos nedaudz paplašināt. Ļoti labi, ka arī ekonomikas ministrija. Mēs zinām, ka saucamos samus, kur ir attiecīgi projekti un aktivitātes paredzēti, viņi ir ļoti daudz un katrā ministrijā. Un jau tagad uzrādās situācijas, ka dažādu ministriju it kā kompetencija pāraudzībā esošās aktivitātes, ja ne tieši pārklājas, bet varbūt daļēji pārklājas un arī ir savstarpēji saistītas. Tad jautājums arī gan par informāciju, gan par koordināciju. Dažādu aktivitāšu. Vai ir domāts par koordinācijas kaut kādiem mehānismiem? Paldies par jautājumu. Jā, mēs paši arī esam identificējuši šo, es neteiktu, ka problēmu, bet zināmā mērā problēmu, ka ir nepieciešams arī iesaistīt, nepietiek tikai ar karjeras konsultantiem, bet mums ir nepieciešams stiprināt sadarbību ar darba devējiem un tieši veikt šīs karjeras konsultācijas jau varbūt kādā uzņēmumā uz vietas. Par to mēs domājam. Esam identificējuši, tik ātri neiet uz priekšu, jo katrā no filiālēm mēs nevaram nodrošināt to ne transportu, ne pieeju konkrētai darba vietai. Protams, uz informatīvām dienām un uz tikšanos ar uzņēmējiem mēs aicinam arī darba devējus, kuri var pastāstīt par savu jomu, bet tas nebūtu nav tas, ka jaunietim būtu iespēja konkrētā darba vietā, teiksim, rūpnīcā, fabrikā, kādā uzņēmumā paviesoties, patēlot ēnu un paskatīties, ko tieši tur var apgūt. Runājot par to, ko mēs jau esam izdarījuši, tad darbnīcas jauniešiem varētu nosaukt kā tādu padziļinātu karjeras konsultāciju, jo šī pasākuma ietveros tad jaunietim taisa 45 dienās ir iespēja izglītības iestādē apgūt, ieskatīties gan teorētiskajā pusē, bet nosacījums, ka izglītības iestādē 60% no šīm apmācību dienām ir jānodrošina tieši praktiskās nodarbības. Un ļoti daudz izglītības iestādes par to viņām paldies nodrošina ekskursijas pie darba devējiem uz uzņēmumiem. Ir sadarbība ar uzņēmumiem, kur nodrošina prakses vietas, un arī šo darbnīcu jauniešiem ietvaros, tad skolas izglītības iestādes nodrošina tikšanos ar darba devējiem. Par savstarpējo koordināciju, jā, mēs sadarbojamies arī ar pašvaldībām. Šobrīd gan nevarēšu apgalvot, ka tā sadarbība ir pietiekama. Mums ir uz kur augt, vēl attīstīties. Paldies. Atļaušos uzdot vēl jautājumu un atbildes varbūt no abām ministrijām zināmā mērā. Apvienojot, saturiski klausoties abas prezentācijas, uzrādās viena no problēmām, iekšējām pretrunām. Tad no vienas puses mēs zinām, statistika uzrāda, ka profesionālo izglītību iegūšiem ir 2 reiz augstāks nodarbinātības līmenis. No otras puses šeit rādītāji paši pa sevi it kā liecina, ka to bezdarbnieku skaits ir gandrīz vienāds. Mēs zinām, ka statistika ir statistika, ja viņu interpretē neprecīzi. Jo pareizo izpratni var, radīt tad, kad mēs saprotam absolūtos skaitļus attiecībā pret ko ir šis procents. Ja bezdarbnieku procents pret... Un tad jautājums, kā jūs domājat? Profesionālā izglītība, vispārējā izglītība, zinot, ka profesionālā izglītībā it kā tikai 30-40% izvēlās profesionālo vidējo izglītību. Un attiecīgi 70, īstenībā laikam 61% izvēlās it kā augstāko izglītību. Profesionālo un pēc tam augstāko. Kā jūs domājat, kādi ir absolūtie skaitļi šai grupai jauniešu? Kas ir vairāk un cik reizes profesionālajā vispārējo? Jāsaka, šie skaitļi konkrētie, kas ir šajā, tad ir tie, kas ir uzskaitē sistēmā. Tad vēl bez šiem, kas ir šeit uzskaitītie, ir vēl noteikti vēl daudz citu, kas vēl nav reģistrēti un tad par kuriem nav zināms. Jā, es biju cits jautājums, tas vienkārši izprates līmenim. Kā jūs domājat, ja būtu vēl viens stabiņš, kurš parāda kopējo jauniešu skaitu ar attiecīgo izglītību? Jo to rādītāju var izprast tad, kad tu zini kopējo jauniešu skaitu.
Jo īstenība ir tāda, ka nestoties uz to, ka profesionālu izglītību izvēlās mazāk nekā vispārējo vidējo izglītību, ar vidējo vispārējo izglītību ir stipri lielāks skaits nekā ar profesionālo izglītību. Kāpēc? Tāpēc, ka pirmkārt vesela virkne 40% neaiziet uz augstākajām izglītības iestādēm. Tātad no tiem apmēram 20,000, kas katru gadu beidz tagad vidusskolas, apmēram, 4, 5, 6 tūkstoši katru gadu neiestājās augstskolās un ir nosacītā sociālā riska grupa. Plus, kā mēs zinām, augstāko izglītību nebeidz 50%. Tātad no tiem savukārt 16,000, kas ir iestājušies, pabeidz augstākās izglītības iestādes kāda 8,000. Es tagad nedaudz improvizēju, bet tas nozīmē, ka te ir 6 plus 8, tas ir 14,000 katru gadu. Jā, ir tāda nosacīta tā ir tā zona. Līdz ar to šis ļoti plašais spektrs salīdzinājumā ar iepriekšējo struktūru fonda plānošanas periodu vieš cerības, ka tiks izķert atsevišķās mēķu grupas atsevišķie tādi posmi, un es ļoti ceru, ka no seku likvidēšanas beidzot mēs ķersimies pie iemeslu, kaut kādas mērķtiecīgas iemeslu mazināšanas, negatīvo iemeslu mazināšanas, kas izskanēja tieši arī no šīs. Bet ir viens jautājums. Tautsaimniecība. Tātad strukturāls izmaiņas ir absolūti nepieciešams. Tas nozīmē, ka arī pasūtījumā izglītības sistēmai ir jābūt strukturāli cits arī pasūtījums kā tāds. Un mēs zinām, ka profesionālo kvalifikāciju ieguvušo struktūrai būtu jāatbilst ne tikai esošajai nodarbinātības struktūrai, bet paredzamai nodarbinātības struktūrai, kas ir ļoti būtiski. Un tagad ir jautājums tā, piedodiet par sarežģītu jautājumu, kā jūs domājat sabalansēt šo te pieprasījumu un piedāvājumu, lai tas atbilstu paredzamajam nākotnē tautsaimniecības, pieprasījumam, ņemot vērā dažādos pieprasījumus dažādās jomās? Es droši vien, ka savas domas tu nedrīkstētu paust. Es varu būt tas, ko mēs nepateicām, prezentējot savus pasākumus, nepateicām, ka jauniešu garantijas projektu Latvijā īsteno 3 kārtās. Pirmo kārtu īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra un piedāvā nosauktos atbalsta pasākumus jauniešiem. Tas ir tiem jauniešiem, kuri pie mums ir reģistrējušies kā bezdarbnieki. Otro kārtu īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra. Tātad šajā projekta kārtā jaunieši, viņiem nav jābūt obligāti reģistrējušamies bezdarbnieku statusā. Viņi var mācīties profesionālās izglītības programmās, gadu vai pusotru gadu programmās, kur, ja es nekļūdos, varbūt kolēģis no ekonomikas ministrijas var labot, arī šīs te programmu sarakstis tiek sagatavoti atbilstoši darba tirgus pieprasījumam, līdzīgi tāpat, kā to dara Nodarbinātības valsts aģentūra savās programmās. Un trešo kārtu īsteno jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, kur šī aģentūra dara sadarbībā ar pašvaldībām, mēģinās, tā kā mēs sakam, izķert tos jauniešus, kuri neatrodās ne izglītībā, ne nodarbinātībā. Ja, tad tie, kuri atrodās starp zemi un debesīm un paši īsti ir paši sev pazaudējušies. Ļoti interesants jautājums. Tātad jūsu piedāvātās programmas garantijas jauniešiem būs nosacīti pēc pašpieteikšanās. Tātad tie jaunieši, kuri jūt, ka nepieciešams pieteiksies, ja būs kaut kādi izķeršanas mehānismi. Jā, trešās kārtas šajā mērķgrupā ir paredzēts, ka gan nevalstiskās organizācijas, gan pašvaldības strādās, meklēs, atradīs tos jauniešus, mēģinās sasniegt tos jauniešus, kuri ir pazaudējušies paši savā karjerā, paši savā dzīvē, kuri nezina neko mācīties, neko strādāt, kuriem nav šobrīd nevienas cits prioritātes, kā tikai, slīpēt ielas vai neatrasties nekur. Tad jā, šajā kārtā ir paredzēts strādāt ar šiem jauniešiem. Vai ir kāda metode zinām, kā tas paredzēts? Nebūšu kompetenti šobrīd atbildēt, jo trešā kārta īsti vēl nav uzsākusies. Par to noteikti vairāk mācēs pastāstīt jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Un piebiroties ekspertiem, paldies, jā, un mēs turpinām jautājumus. Es atļaušos vēl vienu viltīgu jautājumu mēģināt uzdot, jo
ir būtiski sasniegt to mērķa auditoriju, vai ne? Un es vedinu uz tiem jautājumiem, ka arī tajos struktūra fonda aktivitātēs ir paredzēts it kā veidot datu bāzes, kuras būtu izmantojams. Kur vismaz tātad būtiski ir tas, ka ne tikai fiksēt rezultātu, bet arī saņemt datu bāzi, caur kuru varētu tieši vērsties pie mērķa auditorijas. Ir tādi piemēri Ungārijā, piemēram, kur līdzīga sistēma kā valsts izglītības informācijas sistēmā. Viņiem ir obligāti jāpiereģistrējās visiem jauniešiem, un līdz ar to informācija par pasākumiem nonāk tieši un nepastarpināti caur kaut kādiem posmiem, kur, piemēram, mēs zinām, vispārējās izglītības iestādes, izglītojošās vidusskolas, piemēram, dara visu, lai paturētu audzējumus, jo tas ir skolēns, jo tas ir viņu arī eksistences jautājums, vai ne, izdzīvošanas jautājums. Ja nav konkrēti atbildes tagad, mēs viņu piefiksējam vienkārši varbūt tālākās diskusijas tēmu, kā optimālāk varbūt to varētu organizēt. Diemžēl par datu bāzēm neko plašu es nevarēšu atbildēt. Šobrīd tas, ka mēs cenšamies savu projektu ietveros tiešām identificēt visu nepieciešamo informācijas apkopošanu, kā jau pieminēju, arī mēs savu datu bāzu uzlabojam un būs iespējams šis e-pakalpojums, bet tai pašā laikā paralēli mēs sadarbojamies ar daudzām vairākām valsts iestādēm, lai nodrošinātu vienotu datu uzskaiti. Bet jā, tur arī vēl ir iespējas, kur attīstīties un meklēt iespējas, kādas datubāzes vēl uzlabot. Paldies. No ekspertiem pagaidām komentāru nav devusi praktiskā puse, ikdienas puse, kā tātad tirzniecības tagad jānosauc prezidija Rīgas tirzniecības profesionālā vidusskola. Kā izskatās viss tas, ko runā ministrija pārstāv, izskatās ikdienā jūsu skatījumā? Es par cik nodarbojos personīgi ar prakses jautājumiem, jā. Es domāju, ka profesionāla izglītībai liels plus tomēr ir šī darba pieredze mūsu jauniešiem. Un ja es strādājot šos daudzos gadus jūtu, ka mūsu absolventi, tieši mūsu tirniecības tehnikuma absolventi, kāds mūsu visu laiku bijām, viņi tomēr ir spējīgi konkurēt mūsu darba tirgu. Bet šeit, es domāju, no valsts puses arī vajadzētu stimulēt prakses uzņēmumus, jo mēs ļoti labi zinām, ka praksē ņem uzņēmumu tikai pa pliku paldies. Un mēs jūtam, ka mēs iesaistījāmies projektā, ka mums 2 gadu projekts bija, ka mēs varējām stimulēt materiālu uzņēmumus. Tad tomēr arī prakses kvalitāte bija labāka. Es domāju, jā. Un ja mēs vispār izvērtējot mūsu skolas pieredzi, es domāju, ka mūsu absolventi līdz 80 pat vairāk % aiziet strādāt izvēlētās profesijās un turpina mācības. Un šis kritērijs, kad mēs veicam katru gadu aptauju, jā, žēl, ka mēs šo aptauju nevaram ilgtermiņā veikt par mūsu absolventu tālākām gaitām. Jo jūs ziniet, kad mainās dzīvesvietas, mainās uzvārdi, mainās kontaktu, un mēs pamatā to analizējam par 1 gadu. Un tiešām šis bezdarbnieku līmenis no mūsu skolas ļoti samazinās. Ja tas kādreiz bija pat 7%, tagad jau mēs iekļaujamies zem 4% robežās. Tas ir apmēram 3 mēneši pēc skolas beigšanas, kur mūsu bezdarbnieki paliek. Kolēģis no ekonomikas ministrijas droši vien, ka vērst uzmanību uz to, ka ir līdz jūnija mēnesim paredzēts tieši šo informatīvo ziņojumu sagatavot tieši par motivējošiem pasākumiem, kas nepieciešami, lai uzņēmējiem būtu motivācija, interesētība. Ļoti. Tas ir viens. Mēs ejam praksē, mēs ejam praksē ar tādu domu, un mēs varbūt kaut kur piesaistam ar šos uzņēmumus. Mēs palīdzēsim jums, jūs palīdziet mums. Un mēs arī tā noskaņojam savus izglītojumos. Jūs neapvainojieties, ja jums arī kādu stundu liekt darbā padarīt kaut kādu melno darbu. Ja? Un tas tomēr stimulē attieksmes. Ļoti daudz tas dod. Tā, paldies. Pašlaik it kā pirmais posms ir mūsu darba kārtībā, ir pabeigts, ir prezentācijas un ir sagatavotie jautājumi. Ir sagatavotie jautājumi, kuri mēs nedomāju, ka detalizēti un ilgi pie katra jautājuma. Bet vai es varu lūgt organizatorus uz ekrāna šos jautājumus? Labi, tādā gadījumā es nosaukšu.
tādā gadījumā es varu pateikt. Un pirmais, kas notiek darba tirgu ar speciālistu un darbinieku nodrošināšanu. Mēs ļoti cerējām uz plašāku tieši uzņēmēju pārstāvniecību, bet ir arī informācija, ka tāda informācija ir. Jo ikdienā uzņēmējiem ir vienkārši šīs dienas nepieciešamības, jeb tuvākās nākotnes nepieciešamības. Kaut kādā veidā ir jānodrošina sava speciālisti savā uzņēmumā. Cik saros bija arī Olaina ir atsūtījusi, kaut gan nav nepiedalās, bet ir atsūtījusi informāciju, kā izglītības iestāde saņem šo te pieprasījumu. Jā, Olainas mehānikas un tehnoloģijas koledža labprāt man atļāva izstāstīt, kā viņiem klājas, un manuprāt, tas tiešām ir labs piemērs, pozitīvas pieredzes piemērs, kaut tāda būtu vairāk, bet mēs arī saprotam iespējams, kāpēc. Tā informācija tiešām ir pozitīva kādā aspektā, kad viņu veiktās aptaujas rezultātā koledža ir secinājusi jau ilglaicīgi, ka 70% audzēkņu pēc skolas absolvēšanas kļūst par darba ņēmējiem. Un vienas nozares ietveros tie tiešām ir labi rādītāji, sevišķi, ja šī nozare ir nehumanitārā, ja, iespējams, tehniska. Un kā tad viņi to darīja? Jā, šobrīd nepiedalās pārstāvis, bet no viņa paustās informācijas tā notikumu ķēde jau aizsākas skolā, kad viņi savās padomēs aicina darba devējus. Protams, viņu darba devēji ir lielie uzņēmumi valstī, un, protams, nozare ķīmija, farmācija, biotehnoloģija un vide ir ļoti aktuāla, un līdz seko gan ministriju pārstāvji, gan arī paši uzņēmēji, kas ir lielie, un tas iespējams ir vieglāk, ja, pēc tam veicināt šo speciālistu pieprasījuma piedāvājuma regulāciju. Bet tik un tā, tad, kad jau skolas pašas procesā audzēkņu audzināšanā piedalās uzņēmēji, tad rezultāti ir pavisam citi. Un pēc man esošās informācijas šāda veida padomes, kad tiek regulēts pieprasījums, piedāvājums, tiek sniegt informācija par to, kādi speciālisti būs nepieciešami nākamgad pēc 2, viņiem norit vidēji 2 reizes gadā. Un tātad viņi ir spējīgi noreaģēt uz šo informāciju un pielāgot savas mācību programmas vai kursu jau esošā mācību programmā diezgan saulaicīgi. Un tālāk ir tā, ka tā sadarbība ir ne tikai ar konkrētiem uzņēmumiem, bet sadarbībā piedalās arī Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmumu asociācija. Un tas jau ir apvienojošais spēks visas nozares uzņēmējiem. Manuprāt, šis sadarbības tandēms ir pietiekami produktīvs, lai tādu iespējams varētu izmantot arī pārējie. Un vēl informācija var būt par cita veida, tā kā mums šeit piedalās arī tirzniecības profesionālā vidusskola, par to ilgtermiņu. Man kolēģi strādā ar tirgotāju asociāciju, un tie ir tie, kuri varbūt saņem informāciju, kas tad notiek tālāk ar audzēkni, ne pēc 1 gada, bet vēl ilgtermiņā lielākā 5, 10. Tad, diemžēl, jāsaka, ka tirzniecības nozare ir tā, kur ir tiešām pieprasījums pēc speciālistiem un audzēkņa darba atrot, un tas procents, kā jūs minējāt, 4 ir mazs, tiešām ļoti mazs, lai visām nozarēm tā būtu, bet ilgtermiņā dēļ mazā atalgojuma, tieši dēļ mazā atalgojuma un dažbrīd necilvēcīgiem darba apstākļiem, tieši tirgotājiem pietrūkst pārdevēju. Un tā ir tā lielākā problēma, ar ko šobrīd saskaras tirgotā asociācija, kā veidot komunikāciju starp uzņēmumiem, ar uzņēmumiem, lai tomēr risinātu šo jautājumu, jo tomēr pamatjautājumi ir 2 - zemais atalgojums un darba apstākļi. Bet īstermiņā, protams, šie rādītāji ir ļoti labi. Jā, secinājums acīmredzot tāds, ka, protams, izvērtējot, analizējot bezdarbu un cēloņus, ir jāņem vērā visa veida faktori, jo ne tikai izglītība vai profesionālā sagatavotība ir tas viens no iemesliem. Un mēs jau diskusijā šeit runājām par dažiem no faktoriem, kas varētu motivēt uzņēmēju, kas atrisinātu arī paša audzēkņa problēmas, piemēram, apdrošināšana, bet tas ir studiju procesā. Tāpat arī man radās jautājums ekonomikas ministrijai. Jūs norādījāt tos pieminējāt sistemātiskos uzņēmēju atbalsta pasākumus, kas tiks iekļauti jūsu ziņojumā, vai tomēr ir iespēja kaut vai kādu ieskatu sniegt, kāda veida pasākumi jūsuprāt tie ir, jo jūs jau noteikti šobrīd pārunājat, un 30. jūnijas tas nav tik tālu, ja? Varbūt tomēr varat sniegt mums informāciju. Man liekas, ka ieslēgts. Jā.
Principā ir tā, ka faktiski jau šie te virzieni ir ieskicēti jau izglītības ministrijas gatavotā pagājušajā gadā, ja es nemaldos, gatavotajā informatīvajā ziņojumā, kur, protams, bija šie te atbalsta mehānismi iespējamie norādīt. Tātad viens to, ko ekonomikas ministrija tolaik arī Indi, tātad faktiski priekšlikums bija viens no tiem, teiksim, kas saistīts vairāk ar šiem te darbspēka nodokļiem. Ir situācija ir tāda, ka liela daļa šie te uzņēmumi, kas labprāt nodarbina, prakses vietās šos te jauniešus, arī gatavu daļai maksāt kaut kādu stimulējošu stipendiju vai darba algu. Diemžēl pašlaik tā situācija tāda, kad ja uzņēmums maksā kaut kādu atbalstu šiem te jauniešiem, diemžēl viņiem arī nākās nomaksāt visus attiecīgos nodokļus. Viens no priekšlikumiem, kas arī tika iezīmēts šajā te informatīvais, pirmkārt ir jautājums pa formulējumu, kā precīzāk būtu nepieciešams, jo pašlaik nav šīs te tiesiskais status nodefinēts šim te praktikantam. To, ko es saprotu no labklājības ministrija, ir tā nostāja, ka šis jaunietis ir kā darba ņēmējs, un viņš uzreiz, teiksim, nonākot pie darba devēja, rada kaut kādu tātad šo te pievienoto vērtību, un attiecīgi šo te pievienoto vērtību nepieciešams aplikt ar attiecīgiem darbspēka nodokļiem. No otras puses ir šis te izglītības ministrijas ietvers, kur pamatā ir runa tātad par šo te darba vidē balstītām mācībām, tātad netik daudz par šo kā darba ņēmēju. Un tomēr, ņemot vērā to, būtu nepieciešams drīzāk runāt par stipendiju nekā darba algu, kas faktiski jau ir likumdošanā zināmā mērā atrunāts, kad stipendijas netiek aplikts ar darbspēka nodokļiem. Protams, šeit ir vēl ņemot vērā, ka šī te, principā šeit bija tāds diskusija formāts un bija daudz dažādi šie te aspekti, kurus mēs tad arī, ņemot vērā, ka šis te process bija diezgan sasteigts, mēs arī izlēmām veikt paplašināt pētījumu, tā skaitā arī pa dažādiem modeļiem, cik labi viņi ir strādājuši. Ir arī, tātad mēs zinām, ka atsevišķas skolas īsteno ir, teiksim, veido stipendiju fondus un attiecīgi tātad mēģina tādā veidā balstīt šos te jauniešus un ieinteresēt šajās te praksēs. Bet šīs drīzāk ir tāds, šīs sistēmas nav, teiksim, iestrādāts iekšā likumdošanā, un šeit principā nav sistēmiski risinājumi. Tāpēc mums tas mērķis faktiski piedāvāt arī kaut kādus, teiksim, tādu ietvaru, kas būtu. Vai jāvēl tiešām veiksme to argumentu meklēšanā, vai dzirdās ierakstam? Vai ir dzirdās? Vārdu sakot, pievienojoties ekonomikas ministrijas viedoklim un vēlot veiksmi tiešām atrast pareizos argumentus, lai valdībā būtu iespējams pieņemt lēmumus, jo tā ir robežšķirtne konceptuāli. Arī izglītības ministrija saprot, ka prakse ir mācību programmas neatņemama sastāvdaļa un bez darba pieredzes un pēc tam bez pirmās darba pieredzes un pirmās darba vietas jaunietim ir ļoti augsts risks kļūt par bezdarbnieku, kas nav mūsu mērķis. Un savukārt, varbūt labklājības ministrija varēs nokomentēt, vai ir viedokļu maiņa, ja varbūt tas ir cits speciālists, bet finanšu ministrijai bija ļoti strikts viedoklis, ka jebkurš tajā mirklī, kad jaunietis ieliek kāju pār uzņēmumu slieksni, viņam jāstājas darba attiecībās, kur pilna pēc pilnas programmas attiecīgi visi nosacījumi, kas ir darbinieku un darba devēja attiecībās, ar visu nodokļu sistēmu un tā tālāk. Es ļoti ceru, ka tiks rasti risinājumi, jo mēs pat tās redzējām, nav sasniegts procentuālā attiecība 50/50. Tas nozīmē, ka šobrīd, klausoties vidējā termiņa prognozes, mēs zinām, ka 16. gadā jau būs vidējās profesionālās kvalifikācijas speciālistu deficīts. Tas nozīmē, ka mums būtu jādara kaut kas īpaši, lai šo procentu būtu nevis 50/50, bet iespējams, ka jau 60/40 vai 70/30 profesionālās izglītības labā.
lai kompensētu šo deficītu. Un mans aicinājums, un varbūt fiksācija arī pie rekomendācijām, ka ekonomikas ministrija pacenstos ne tikai īstermiņā šo te fiskālo ietekmi uz budžetu, bet ilgtermiņā, jo ir pilnīgi skaidrs, kāda atšķirība, teiksim, nākamajos 10 vai 20 gados būs darbiniekam, kurš pa priekš būs bezdarbnieks un pēc tam kaut kad pārkvalificēsies no speciālista, kurš jau sākotnēji būs sagatavots kā kvalificēts speciālists, kvalificēts darbinieks un dos ieguldījumu iekšzemes koproduktu veidošanā. Jo fiskāli es uzskatu, ka nedrīkstētu būt tāds īstermiņa viena gada budžeta ieņēmumu prognozes līmenī šāda attieksme, kā uzskatot to investīciju par zaudējumu. Tad visas investīcijas būtu jāuzskata par zaudējumu. Vai ne? Lūk, un es saistīšu uzreiz šo pirmo jautājumu arī ar otro jautājumu. Kāds ir pieprasījums dažādās specialitātēs? Uz ko īstenībā mēs jau redzējām ekonomikas ministrijas apkopojumā. Drīzāk jautājums ir, vai sektora politika, visu ministriju sektora politika, vai būtu tiesības būt lineārai, visiem vienādi, jeb apzinoties, ka ir dažādas situācijas dažādās jomās, šai sektora politikai būtu jābūt mērķtiecīgai un diferencētai. Jautājums varbūt ekspertiem un viedokļiem no zāles. Paldies. Principā, te jau arī no šīs diskusijas faktiski parādījās dažādi šie aspekti. Mēs redzam, pieņemsim, labklājības ministrija šeit arī nedaudz šie mērķi, arī labklājības ministrijas īstenotojos šos apmācību programmas. Mēs redzam, diezgan būtiski atšķirās no ekonomikas ministrijas. Ja mēs pārsvarā šeit ir mūsu tātad īstenotās apmācību programmas pārsvarā tātad orientēts uz šīs produktivitātes celšanu, augstas pievienotās vērtības sektoros, tad labklājības ministrijā, teiksim, tie mērķi un šīs mērķi grupas vairāk ir saistīts ar sociālās pilvena nodrošināšanu. Tā kā šeit, protams, šis ir labs jautājums. Dažādās situācijas, ja, teiksim, ekonomika attīstās tendenču veidā un ir teiksim, šī konstanta uzlabojuma, tad, protams, mēs varam runāt, teiksim, arī par, teiksim, vairāk var noteikti novirzīt līdzekļus un teiksim, šīm produktivitātes, augstākas produktivitātes pasākumiem. Tāpat laikā, ja mēs zinām, ir kaut kādi šie cikliskie, tas bija šīs krīzes laikā augsts bezdarbs, protams, bija nepieciešams noteikti veidot arī šo sociālās pilvenu. Protams, ka mēs zinām, ka bieži vien šie īstermiņa mērķi var arī nesaskanēt ar ilgtermiņa mērķiem. Bet tas noteikti pēc pa vidu labklājības ministrijas viedoklis un komentārs par iepriekšējiem diviem jautājumiem, lūdzu. Man gan īsti negribētos piekrist, ka Nodarbinātības valsts aģentūras labklājības ministrijas īstenotie pasākumi ir tikai vienīgi sociālais pilvens, jo Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotie pasākumi, pakalpojumi bezdarbniekiem ir vērsti tikai vienīgi ar vienu mērķi – atgriezt cilvēku atpakaļ darba tirgu. Protams, mēs gribētu labprāt, ka tas notiktu ļoti īsā laikā, bez lieliem finansiāliem ieguldījumiem, pēc iespējas ātrāk, bet nevienmēr tas tā izdodas. Tā kā tas tāds mūsu viedoklis. Ar cerībām pieminēsim uz sadarbību un koordinētu darbību visu triju ministriju starpā. Ar cerībām, ka īstermiņa mērķi tiks sabalansēti ar ilgtermiņa mērķiem. Piebildi par profesionālās izglītības likumu. Tagad otrā lasījumā pieņēma un nozara ekspertu padomes kļūs no de facto par de jure, tātad vienu no spēlētājiem. Attiecīgi nozara ekspertu padomēm viņu kompetencē funkcijās ietilps visi jautājumi, kas saistīti ar nodarbinātību un speciālistu sagatavošanu. Komentārs, ja kaut kas ir plānots šajā virzienā darīt un vēlējums, lai nozara ekspertu padomes kļūtu tas sadarbības instruments un mehānisms arī visdažādāko šo te programmu īstenošanā, jo pienākums nozara ekspertu padomēm būs veidot pasūtījumu. Tas, ko mēs varam no savas puses pateikt, kad īstenojot mūsu apmācību programmas, īstenojot apmācību pasākumus, noteikti ir domāts par to, kā īstenot arī
veidot labas prakses vietas, arī sagatavojot jaunas programmas profesiju aprakstus. Mēs noteikti sadarbojamies arī ar darbdevēju asociācijām. Arī šobrīd uzsākās jauna projekta īstenošana. Projekts sauksies Atbalsts bezdarbnieku izglītībai, kur arī ir paredzēta virkne jaunu, inovatīvu pasākumu. Tā skaitā arī sadarbībā ar darba devējiem nodrošināt apmācību jau konkrēti darba vietā. Ko jūs teiktu gan auditorija, gan eksperti par robežu šķirtni? Tajā mirklī, kad mēs runājam, no vienas puses lietojam terminu sociālais spilvens, tātad iemācīties kaut ko ir labāk nekā neiemācīties neko. Un ļoti konkrētu mērķiecīgu nozaru pasūtījumu speciālistu sagatavošanā. Robežu šķirtne, kas būs ļoti precīzi profesionālās izglītības likumā, ir iegūta profesionālā kvalifikācija. Tas nozīmē, ja cilvēks vienkārši kaut ko pilnveido daļēji vai interešu līmenī un tā tālāk, viņš kļūst potenciāli pilnveidojas savas prasmes, ir viena lieta. Un otra lieta ir konkrēti iegūta profesionālā kvalifikācija. Vienalga, kura līmeņa profesionālā kvalifikācija, bet novērtēta. Jautājums ir par, vai piekrītiet šai robežšķirtnei, un vai tādā gadījumā tiks mainīta Labklājības ministrijas, prakse par to, ka izglītošanas, jeb šo apmācību rezultātu novērtē paši izglītotāji. Jo profesionālo kvalifikāciju var novērtēt nozare, nevis pats izglītotājs. Šeit man laikam ir jāatvainojās, ņemot vērā to, ka es pārstāvu Nodarbinātības valsts aģentūras, nebūšu kompetenti atbildēt politikas plānotāju vārdā. Es šobrīd pārstāvu nevis sevi, Nodarbinātības valsts aģentūru. Vai es varētu šo jautājumu atbildēt, tad attiecīgi sazināties ar organizētāju un atbildēt? Jā, tas nozīmē, ka ja mēs to piefiksēsim, ja piekritīs auditorija, ka šis ir viens no secinājumiem vai rekomendācijām, varētu tā būt? Varētu būt. Iespējams, ka tā varētu būt viena no nākamajām diskusijām, jo šie atbalsta punkti, jeb tie stingrākie, jo darīt vajag ļoti daudz un visu, bet acīm redzot ļoti būtiski atrast tos pašus būtiskākos atspēriena punktus, lai būtiski mainītu situāciju. Es patās ieraudzīju Tirdzniecības kameras pārstāvi. Varbūt ir kāda vēlme arī no jūsu puses nokomentēt šo, es domāju, ka jums ļoti būtisko jautājumu loku. Bet es nav obligāti. Lūk, viedoklis, cik es saprotu, viens no izglītotājiem, bet tālāk izglītības programmu īstenotājiem. Jā, Pēteris Zemešs iebilds. Man tāds būtu tādi divi jautājumi. Pirmais, tātad attiecīgi pasūtījums, jo bieži mēs redzam to, kad mēs braucam pie uzņēmumiem, izpētām viņu vajadzības, un pēc tam mēs prasām uzņēmē, kas jums ir nepieciešams, kur jums ir vajadzīga celt kvalifikāciju vai pārkvalificēties, un ļoti bieži tas plānotais, kas ir notiks tagad, viņš nesakrīt ar uzņēmēju. Tieši ar uzņēmēju, to, ko uzņēmējiem vajag. Tā ir viena lieta. Un droši vien, ka šeit varbūt arī bieži ir varbūt arī tā problēma, ka mums uzņēmumi nesastāv visi asociācijās, tā kā ir citās valstīs un tā tālāk. Un vienmēr nozaru asociācijas zina visu biedru intereses. Tātad ir viena lielāko daļu, jā, es piekrītu, zina, bet, ir tādi mazāki pa reģioniem, kad varbūt arī nezina. Tad ir vēl viena lieta, man varbūt būtu, ekonomikas ministrijas varbūt pārstāvjiem arī tāds jautājums. Tātad šeit mēs vairāk vai mazāk runājam par sākotnējo profesionālo izglītību. Un mēs redzam, kas mums jāsasniedz un tā tālāk darba spēks, kas būs nepieciešams. Šeit vairāk vai mazāk tie skaitļi ir par sākotnēju. Vai ir domāts kaut kādā veidā ieviest statistiku, cik cilvēku apgūst profesionālā tālāk izglītībā kvalifikāciju,
Tad jārēķinās, ka šeit būs arī pienesums no profesionālās tālāk izglītības iestādēm, arī dažādas arī gan profesionālās pilnveides programmas un tā tālāk. Jo, kad parunāt tieši ar profesionālās tālāk izglītības iestādēm, šie dati netiek apkopoti. Un tas arī svarīgi ir arī, lai Latvija sasniegtu mūža izglītībā iesaistīto personu skaitu. Un tad, kad arī uzprasa izglītības ministrijas pārstāvjiem šo jautājumu, viņiem tādu datu nav. Vienkārši balstās. Tas bija pirmais viens. Tad vēl viens. Tad ir ļoti svarīgi kvalifikācijas prakse uzņēmumā. Un man tātad dotā brīdī likumdošana jau daudz ko nosaka, kā varētu ieinteresēt uzņēmumus ņemt praksē praktikantus. Man tāds jautājums varbūt izglītības iestādes pārstāvēji. Vai tātad par kvalifikācijas prakses vadīšanu 7,11 eiro par dienu, kas ir ministru kabineta noteikumos, vai tiek piešķirti tik daudz līdzekļu, lai varētu maksāt? Tātad nē. Tātad ir ļoti labi, tātad pie mums ir daudzi labi reglamentējušie dokumenti, kuri netiek ievēroti. Tātad tas būtu viena lieta. Tad ir speciāli ministru kabineta noteikumi, kuri paredzēts par dienu tik un tik maksā. Tātad nav. Un es saprotu arī labklājības ministrija vai arī savās programmās šo top ministru kabineta noteikumu par apmaksu pa praksēm ir paredzēts ieviest. Tā noteikti būs. Es pieļauju, ka par šiem jautājumiem arī tie informatīvajā ziņojumā būs. Ja mēs runājam par motivāciju uzņēmējus uzņemties praktisko apmācību, ka praksa ir viena no formām. Acīm redzot, tas būs arī kaut kāda apreļa. Vērtēt šī fiskālā ietekme, bet arī dažādi modeļi. Noteikti arī būs sistēmas plašāk aprakstīts. Es pašlaik konkrēti, jo es saku, tas ir vairāk izpētes. Tā kā izpētes stadijā vēl tas, ka tas jautājums vairāk arī piekritīgs izglītības ministrijā. Mēs vairāk esam drīzāk tā kā raugamies no šiem te stimuliem nepieciešamiem. Tā kā es plašāk nevarēšu tur pakomentēt. Viennozīmīgi vēlreiz, ka skaidrs, ka tās ir 3 ministriju sadarbība plus vēl ar finanšu ministriju. Nākamais jautājums bija, kādas iespējas regulēt speciālistu sagatavošanu. Tas sasaucās nedaudz mani iepriekšējo jautājumu par to, vai sektora politika būs lineāra vai diferencēta un motivējoša. Cik es sapratu, šobrīd vienkārši acīm redzot nav iespējams atbildēt sektora politikas veidotāju vārdā. Mēs varam vienkārši nodot to vēlējumu kā tādu, jo it kā loģika liek secināt, ka ja ir diferencēta situācija, tad ir jābūt arī diferencētiem instrumentiem, kas cenšas šo situāciju vērst par labu. Vai es tā varētu mēģināt noformulēt? Mūsu valstī bieži vien ir lineāras politikas, jo tā ir vienkāršāk un atskaites punkti vienkāršāk. Un kā ir diferencēta, tā ir jautājums par kāda ir kritērija, cik precīzi tas tiek izdarīts un kāds rezultāts un vai tiek mērīts rezultāts. Bet katrā ziņā inženiertehniskās zinātnes, kur visu laiku augstskola žēlojās pār tieši arī par šo speciālistu deficītu un par zemo, teiksim, arī jāatzīst vidējās izglītības līmeni tieši inženieri, saucamajā STEM sadaļā izglītības. Acīm redzot, tur ir pamats, lai tas būtu viens no faktoriem, kas tiek pieminēts. Ja mēs vispār runājam sagatavošanu ražošanā, noteikti tādu veidu izglītība, tas tehniskais virziens ir nepieciešams. Par regulēšanu. Vairāki pieminēja nozares ekspertu padomus un arī profesionālās izglītības likumā tagad būtu iekšā. Vai ir kāds bez tā visaptverošā vēlējuma, ka nozara ekspertu padomus tagad būs de jure un tiesīgas un pienākums veidot šo te pasūtījumu? Vai ir vēl kāds komentārs, ko mēs varētu pievienot? Lūdzu. Lūgums arī stādīties priekšā pievienu. Paldies. Rīgas valsts tehnikums direktora vietniece Inga Šiko. Man šķiet, ka mēs šobrīd piedzīvojam tādu lūzumu punktu, bet turklāt ļoti pozitīvu lūzumu punktu profesionālajā izglītībā.
Jo, paskaidrošu, kāpēc. Es uzmanīgi noklausījos mūsu prezentācijas šodien piedāvātās, un ekonomikas ministrijas viena no tēzēm bija, ka vidusskola ir platforma augstākajai izglītībai. Burtiski nu pat tās notika starptautiskā izstādes skola 2015 un šajā izstādē pārliecinājos par to, ka ir pieaugusi interese par vidējo profesionālo izglītību taisni no vidusskolas absolventu puses. Ja agrāk ceļš viens vienīgais bija augstākā izglītība, tad šobrīd ir profesionālā izglītība ar ārkārtīgi lielu interesi. Lūk, to es gribēju pateikt. Paldies! Paldies, atļaušos arī noinformēt par cipariem, jo šī interese ir ļoti konkrēti izaugusi pēdējo 4 gadu laikā, kad tiek īstenot sociālā fonda projekts. Tā saucamās pusotragadīgās programmas. No sākotnējiem 300, nepilniem 400 pagājušā gadā jau vairāk nekā 2000 vidusskolu absolventi, kur neiestājās augstskolās, izvēlējās šīs te īsās saucamās programmas, kur ir atsevišķi sociālā fonda projekts, un viņš turpinās. Viņš turpināsies arī nākamajā periodā, kā viena no jauniešu garantiju šīs te visas plašā spektra aktivitātēm, kas ļoti pozitīvi, manuprāt. Otrs bija arī Zaļmeža kunga pieminētais, ka tiek fiksēta tikai iegūtā formālā sākotnējā izglītība, bet netiek fiksēta iegūtā kvalifikācija citā veidā iegūtā. Pilnveide, tālāk izglītība un tā tālāk. Tad, varu teikt, tieši šodien izglītības komisijā skatīja izglītības likumu 2. lasījumam, kurā beidzot parādīsies likumā Eiropas kvalifikācija ietvaru struktūra. Tiek pieminēta un Latvijas kvalifikācija ietvaru struktūra, kuras mērķis ir fiksēt jebkurā veidā un jebkuru iegūto kvalifikāciju, kas ir novērtējama un atzīstama. Līdz ar to tas būs vēl viens ļoti būtisks instruments, un arī Latvija jau kopš 2008. gada sola, ka ieviesīs, ka jebkurā izglītības un kvalifikācija apliecinošā dokumentā būs IQF līmenis, attiecīgi Latvijas nacionālais kvalifikācija ietvaru struktūra līmenis, kas ļoti lielā mērā, es domāju, palīdzēs sakārtot. Mēs domāju, ka varam to pie secinājumiem un rekomendācijām ieviest, ka šo sistēmu jau ātrāk ieviesīs, jo būs skaidrība attiecībā arī uz. Tas palīdzēs arī veidot prognozi un pieprasījumu, jo būs precīzāk iespējams nodefinēt, kādas ir nozares vajadzības. Tagad atbilstoši mūsu darba kārtībai, es lūkšu ekspertus, šīsdienas ekspertus, varbūt ieskicēt vienu vai divus pašus galvenos secinājumus un kādu ļoti būtisku rekomendāciju, ko mēs gribētu tiešām piefiksēt un pēc kāda laika paskatīties, izvērtēt pašiem, vai tas ir izdevies, vai tas nav izdevies. Sākšu no jums. Tā, runa iet pa kaut kādiem... Jā. Un jūs domājat, kā atgriezties pie konkrētā jautājuma pēc kaut kāda ilgāka laika, jeb tas ir... Ņemot vērā, ka šīs dienas diskusija tiek fiksēta un būs pieejama, kā arī rakstiski fiksēta un tiks nodota sektora politikas veidotājiem. Kādā no nākamajām diskusijām, vienā vai otrā formātā, tā būs nosacīta čeklisti jeb jautājumu sarakstīņš, kuri būs, kā tika minēts, ka sektora politikas veidotājiem ir savs viedoklis jāpauž. Tas ir viens. Un profesionāļiem ekspertiem būs iespējams pēc kāda laika vienkārši izvērtēt, vai mūsu doma bija pareiza, vai virziens ir pamatots, un vai, pieņemtie lēmumi, vai viņi ir īstenojušies. Tātad kāds galvenais secinājums un rekomendācija kaut kādām pašiem sev procesam kopumā, ne tikai varbūt ekonomikas ministrē, bet kopumā par šo jautājumu loku. Jā, principā jau prezentācijā es ieskicēju tos galvenos aspektus, kas principā, ko būtu nepieciešams. Tas ir viens, ko mēs arī redzējām, ir šī te problēma, ka tomēr daudz jauniešu neizvēlās
profesionālu izglītību pietiekamā apmērā, un mēs zinām, mēs arī esam ekonomikas ministrija, dažādi šos te politikas scenārijus, teiksim, testējuši, tā skaitā šo te 50-50, un mēs redzam arī pat, teiksim, sasniedzot šos te mērķus, teiksim, mēs visdrīzāk šis vidējās kvalifikācijas darbspēku caur izglītības sistēmu mēs nespēsim nodrošināt. Tas nozīmē, viens no aspektiem, protams, ir šis te, ir nepieciešams paplašināt šo te īpatsvaru, kas lielā mērā, protams, šeit jārunā tātad pa izglītības kopumā, izglītības tātad politika. Šeit tas diezgan komplekss arī nav tā kā tikai profesionālās izglītības lauciņš. Otrais aspekts jau, kas ir pašlaik izskatās diezgan veiksmīgi aizsācies, ir šīs te duālās izglītības ieviešana. Un būtu noteikti mēs gribētu vairāk redzēt šos te sistēmiskos risinājumus. Jo pašlaik, kā mēs zinām, šajā te pilotu projektā vairāk šie te pasākumi tika balstīti uz struktūra fonda līdzekļiem, kas, diemžēl, ja mēs skatāmies tādā ilgākā termiņā, varētu būt nebūtu pietiekami stimuli, lai izveidot tādu noturīgu sistēmu. Tāpēc noteikti ir jādomā arī par kaut kādiem tādiem risinājumiem, kas tiešām motivētu pirmkārt darba devējs iesaistīties, un otrkārt jau kopumā es ceru, ka šīs te duālās izglītības ieviešana arī pacels šīs te profesionālās izglītības prestīžu, un tādējādi arī veicinās vairāk jauniešu iesaistīšanos profesionālā izglītībā. Šie tie galvenie aspekti, ko mēs tā ceram. Par rekomendāciju es jau principā minēju. Es nevaru tagad detalizēt konkrēti, ir dažādi aspekti. Viens tas, ka ja mēs runājam pa duālo izglītību, ekonomikas ministrija būs šis te pētījums un noteikti būs kaut kāds vairāks virzieni iespējami. Es pašlaik nevaru konkrēti pateikt, tāpēc ir dažādas daudzas variācijas. Es arī tagad negribētu pieturēties pie kaut kādas konkrētas rekomendācijas. Ir kaut kādas ļoti šīs te vispārīgie virzieni, kuriem būtu nepieciešams tā kā sekot. Jā, paldies. Tūlīt došu vārdu Rīgas Tirdzniecības profesionālajai vidusskolai. Arī komentāriem no auditorijas es lūgšu. Nevienmēr tam būtu kaut kāds rekomendācija ne tikai par konkrētu, kas jāizdara, bet arī kā to varētu izdarīt. Jo arī procesa organizācija ir ļoti būtiska, lai sasniegtu mērķi. Kā jau es minēju, es domāju, galvenais mums ir valstiski rast risinājumu, kā stimulēt uzņēmumus, ņemt mūsu audzēkņus praksē. Un bez šaubām mums skolām jāstrādā arī pie audzēkņu motivācijas paaugstināšana, jo mēs zinām, ka atnāk izglītojumie ne ar visu ar atbilstošu motivāciju apgūst šo profesiju. Es domāju, ka tas būtu galvenais, kas mums būtu jādara. Tāda zemteksta doma, ja tiks veidots mākslīga motivācija, piemēram, stipendijas un transporta kompensācijas, un pēc tam neaizies strādāt tur, kur paredzēts. Tas arī viens riska faktors, samērīgumi, ja, tad. Es mēģināšu atbildēt mūsu abu vārdām, par cik mēs esam politikas ieviesēji. Es vairāk gribu pateikt paldies par jautājumiem, kas šeit tika uzdoti, tāpēc, ka tas radīja pārdomas, ko varētu mēs darīt vēl labāk, kas būtu jāuzlabo un kas būtu jāievieš tieši mūsu ikdienas darbā saistībā gan ar karjeras konsultāciju pakalpojumu sniegšanu, gan sadarbībā ar darba devējiem un izglītības iestādēm. Arī kā politikas ieviesējs, tas mans vēlējums varbūt ir sadarbībā ar darba devējiem, kā jau te pareizi minēja, kad ir gan birokrātiskais slogs, gan atskaites, bet arī tas, ko mēs savā ikdienā sastopamies sadarbībā ar darba devējiem, ka darba devēji, protams, ir uzņēmēji, protams, steidzīgi, un, protams, kā jau uzņēmējs rezultātu grib redzēt tagad un tūlīt, bet sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru es tomēr aicinātu būt īpaši pacietīgiem un mazliet tālredzīgākiem, jo Nodarbinātības valsts aģentūrā, kā jau arī prezentācijā bija redzams, mūsu klienti ir pārsvarā īpašas mērķgrupas klienti, kuriem ir nepieciešams ilgāks, varbūt
dažu brīdi ilgāks atbalsts, lai iegūtu sev piemērotu, kvalificētu, profesionālu un kompetentu darbinieku. Un tāpēc es aicinu izmantot Nodarbinātības valsts aģentūras atbalsta pasākumus ar mērķi, kad ilgtermiņā mazliet vēlāk, ne uzreiz jūs iegūsiet sev piemērotu darbinieku. Un tas var būt tāds lielāks jau vēlējums, kad, lai mums uz priekšu izdotos, arī ņemot vērā šeit visas sniegtās rekomendācijas un secinājums, ka lai mums kopīgi izdotos salāgot pieprasījumu ar piedāvājumu. Paldies. Varbūt tas bija Nodarbinātības valsts aģentūras tāds konsolidētais viedoklis. Paldies tiešām. Auditorija. Tagad ir visas iespējas tādas, jo mēs saprotam, ka ierēģiem, es arī esmu ierēdnis, ir tāda pašaizsardzības instinkti, neuzņemties vairāk nekā reāli var izdarīt. Bet tagad jums ir iespēja mēģināt uzdot tos neizpildāmos uzdevumus, kas būtu tik un tā ar laiku izpildāmi. Es domāju, ka šis nav neizpildāms uzdevums un jautājums, uz kuru nevarētu sniegt atbildi, bet par ko šodien mēs nerunājām. Mēs šodien nerunājām par to, ka prakšu vadītājiem gan duālajā izglītībā, gan, teiksim, Labklājības ministrijas iznotajās programmās ir vajadzīga attiecīga apmācība. No kurienes radīsies tie cilvēki, kas varēs vadīt prakses uzņēmumos, jo sevišķi duālajā izglītībā. Es tikko biju pāris nedēļas atpakaļ Austrijā un paskatījos, kā tā sistēma notiek. Šie cilvēki, kas vada prakses, viņi ir attiecīgi izglītoti, viņiem ir ne tikai savā profesijā pietiekoša izglītība un darba praksa, viņiem ir pedagoģiskais noteikts minimums jāapgūst, lai viņi varētu strādāt ar šiem jauniešiem. Par šo lietu es nedzirdēju šodien neko, ne no izglītības ministrijas puses, ne no kāda cita. Es varētu nokomentēt tā kā atbildes veidā. Šos jautājumus mēs skatījām iepriekšējā diskusijā, kad runājām par prakšu kvalitāti. Ja jums tiešām ir interese, kādas diskusijas tēmas izvērtām un kādas atbildes mēs radām, es ieteiktu jums noskatīties diskusiju interneta vietnē, kas ir izvietota. Meklējiet adreses vai nu mūsu mājaslapās, vai arī man konkrēti uzrakstiet e-pastus, kur es jums nosūtīšu visu diskusiju tēmas. Vārds sakot, visu zināt nevar, un es varu papildināt, ka tagad programmējot saucamo SAMU 853, kas ir pedagogu un prakšu vadītāju kompetences pilnveida, tad tajā periodā ir paredzēts samērā būtiska naudas summa tieši, lai iegūtu tās zināšanas un prasmes, kas tiešām nepieciešams darbam ar audzēkņiem. Ja šeit būtu uzņēmēji, viņi noteikti arī teiktu, ka ir samērā grūti jau darbiniekam atrauties no darba un iet kaut kur mācīties. Ja? Bet acīm redzot, tas minimums ir nepieciešams, lai kvalitatīvi tā sadarbība varētu veidoties. Un tas ir viens no aspektiem. Tas ir netiešais arguments un, teiksim, uzņēmējiem, kāpēc viņi nav motivēti savus darbiniekus iesaistīt praktiskajā apmācībā. Jo neviens nenoliedz par darba vidē balstītās apmācības milzīgo nozīmi. Tā vēl lielie uzdevumi mūsu visiem politikas īstenotājiem un arī sociālajiem partneriem. Es domāju, ka ne tikai ministrijām, vai ne? Lūdzu, vēl iespēja izteikties. Inta Grīnberga uzņēmēja darbības, grāmatvedības, vairuma mazuma tirsniecības nozares sekretariāts. Es gribu pateikt ļoti lielu paldies Nodarbinātības valsts aģentūrai par to, ka nozares vajadzībām ir bieži vien vajadzīgi dati par bezdarbniekiem, dažādos šķērsgriezumos, ja, gan reģionālos, gan pa, teiksim, tām grupām, profesijām un tā
tālāk, to es gribu ļoti lielu pateikt. Paldies, ka momentāli reaģē un šos datus var dabūt. Un katrā ziņā šai te tirsniecības profesionālai vidusskolai es esmu gājusi līdzi apsekot un novērot prakšu norisi, prakšu organizēšanu un tā tālāk, un viņiem var novēlēt tikai veiksmīgu sadarbību ar saviem prakses devējiem, un, protams, ideāli ir tas, ka tiek organizēti šie te kursi apmācību, bet pareizi jūs teicāt, ka kā šie te darba devēji, ja prakšu vadītāji atradīs to laiku tur apmeklēt un iziet šo mācību, kaut gan mēs arī uz nepaicinājām vienu tādu spilgtu piemēru no Sportland, ja, kur šis prakses vadītājs un prakses devējs, viņš vienmēr kādus 5-6 audzēkņus tai praksē ņem un visi tur savstarpēji ir apmierināti, un viņš arī izteica to vēlmi, kad ir vajadzīga tā apmācība, ja, un ieteica arī pilnveidot programmu, ko skola ņem vērā. Tā kā darbs notiek, bet tai pašā laikā viņš, apmēram 50-60% ir pietiekoši labā, varētu teikt, pat brīžam ideālā līmenī, ja. Tie 40 ir mazliet jāpievelk, ja, bet katrā ziņā ir tā problēma, viņa tiek risināta, ja, un mēs nevaram visu laiku teikt, ka kaut kas šausmīgi slikti, kaut kas šausmīgi labi un tā tālāk. Normāls process, normāls darbs, normāli priekšlikumi, kas tiek iestrādāt likumos, ņemt vērā, man liekas, ka viss ir pozitīvi. Paldies, un mēs saprotam, ka pedagogs pēc savas būtības, jeb arī tas cilvēks, kurš uzņēmumā strādā ar audzēkņiem, tas jau nav piespiedu kārtā, tam jābūt aicinājumam, darbam ar jauniešiem. Un ir pietiekami daudz cilvēku, kam tiešām šāds aicinājums ir, un tas nozīmē, ka jādod vienkārši iespēja viņam apgūt to informāciju, kas ir nepieciešama šai darbībai. Šim darbam apzinoties visu to nozīmi, jo, atvainojos, kurš pelnīs mums pensijas galu galā, ja no tās viedokļa arī apskatās. Lūk, līdz ar to darba kārtības, jautājumi pārsvarā šobrīd ir izsmelti, un man uzdevums ir mēģināt īsi apkopot. Es tiešām nepretendēju uz visu aptvarošo apkopojumu, un es negribētu atkārtoties to, ko jau izteica eksperti un arī auditorija. Tas, kas man liekas svarīgi, ir tas, ka ekonomikas ministrijas gan šīs prognozes, kuras arvien vairāk tiek izmantotas, diskutējot un prognozējot visa veida procesus, arī kas ir jāizglīto, cik lielā apjomā, ka tas būs būtisks tāds, fundamentāls pamats konstruktīvai sektora politikas plānošanai. Un otrs pozitīvais, ko es redzu, ka šajā plānošanas periodā, kur tikai uzsāksies, kurš tikai vēl tiek plānots, uzsāksies reāli 16. gadā, ir paredzēts ļoti plašs spektrs dažāda atbalsta pasākumu jauniešiem, kur milzīga nozīme ir pirmai darba vietai, pirmai darba pieredzei, darba balstītai apmācībai. Un visi pasākumi, kas ir vērsti uz motivācijas kaut kādu instrumentu izstrādu un ieviešanu, no tā būs atkarīgs, vai izdosies īstenot šos te pasākumus. Ar cerībām, ka tā nebūs tikai struktūra fonda naudas apgūšana, bet ka tā būs kvalitatīva jēga pilna šo līdzekļu investīciju mūsu cilvēku kapitālā, kas pēc tam dos iespēju ekonomiskai izaugsmē un tā tālāk. Līdz ar to tāds vēlējums, kas ir pilnīgi subjektīvs un nepretendē uz absolūto patiesību, ir, ka ļoti ceru, ka no akcenta uz cēloņiem mēs pāriesim pie, tātad no sekām pie cēloņiem un cēloņu šo te negatīvo cēloņu mazināšanas. Tas ir viens. Un no otras, kas saistīts ar datu bāzi, jo es neticu, ka mērķtiecīga, iedzīga sektora plānošana būtu iespējama bez konkrētas datu bāzes, kas nedaudz izskanēja tikai kā dažādos, kontekstā dažādā. Bet mēs ļoti labi zinām, ka, piemēram, Tehniskā universitāte ir veikusi konkrētu pētījumu par viņu absolventu tālāko karjeras monitorings, tā to varētu teikt. Un savietojot
datu bāzi, kas ir iedzīvotāju reģistrs izglītotie, jeb absolventi, plus vidu datu bāzi, mēs iegūstam objektīvu un nepastarpinātu informāciju par nodarbinātību atbilstoši, kādas ir attiecīgās darba gaitas absolventiem. Un vienalga, vai kuras pakāpes, pamatizglītība, vidējā izglītība vai augstākā izglītība. Mēs redzētu ļoti konkrēti šo sasaisti. Un vēlējums, lai šīs datu bāzes nebūtu tikai fakta šī brīža fiksācija, bet lai tās būtu savietotas un izmantojamas sektora politikas plānošanā, kas šobrīd vēl nav. Tas būs it kā no manis rekomendāciju ieteikums. Varu pačukstēt arī, ka līdzekļi arī tam ir paredzēti un atliek tikai atbildīgām institūcijām vienoties par šādas te projektu īstenošanu. Lūk, un par Eiropas kvalifikāciju ietvaru struktūru es jau minēju, par nozara ekspertu padomi un viņu lomu, īpašo lomu arī nākotnē mēs jau arī pieminējām. Un mans arī personīgs vēlējums būs kas balstās gadu laikā iegūtā pieredzē, ir atrast sadarbības mehānismus ekonomikas, labklājības un izglītības ministrijām. Vai tā ir īpaši tagad ļoti dažādo saucamo samu īstenošanā un viņu plānošanas koordinācijā. Ja nebūs šīs savstarpējās koordinācijas, atsevišķi pareizas lietas nevienmēr veidos kopbildi, pareizu kopbildi. Tā kā tas, teiksim, būtu viens no tādiem manis ieteiktajiem vēlējumiem vai rekomendācijām. Mēs esam pārtērējuši veselas 3 minūtes, bet mēs iesākām 7 minūtes vēlāk. Tas nozīmē, ka vēl, ja ir kaut kas no sirds sakāms, tad ir šis brīdis. Un, ja neredzu paceltas rokas, tad es varu aicināt, ka tagad ir laiks neformālām diskusijām. Lūdzu, uzreiz, ja ir iespējams, neaiziet. Turpināsim savstarpēji varbūt kaut kādas konsultācijas. Paldies visiem, kas atnāca, īpaši paldies ekspertiem. Paldies organizētājiem.